Labdien! Tad atgriežamies mūsu konferencē otrajā daļā. Liels paldies Jānim Priedam, kurš ļoti interesanti pastāstīja par pētījumu, ko mēs tur esam atklājuši, un galvenais, kādi būtu tie veidi, kā risināt šo jautājumu. Gan konkurences uzlabošanā, gan arī, teiksim, ko darīt, lai mūsu ekonomika straujāk attīstītos, un kā viens no tiem, teiksim, lietām, kas mums palīdz, to ir, protams, kreditēšana. Un tad pirmais panelis šodien ir es ceru, ka mēs esam atraduši viszinošākos cilvēkus Latvijā gan finansēšanā, gan banku jomā, gan ir uzņēmēju darbībā, lai padalītos ar saviem viedokļiem, kāda tad ir tā situācija šodien un ko tad mums vajadzētu darīt tuvākā nākotnē. Un pirmais, tātad Roberts Idelsons, Signet bankas jau ilgu gadu vadītājs, kur, manuprāt, tā interesantā lieta, ka tā ir pamatā vietējā vai pilnībā vietējā kapitāla banka, kur darbojās gan uzņēmēji, gan turīgi privātpersonu apkalpošanā, bet varbūt tāda viena no lietām, ko mēs jau kafijas pauzē drusku pārrunājām, kad nestoties uz to, ka varbūt bilancē ir tikai 300-400 miljonu izsniegto kredītu, tad patiesībā ir ļoti daudz, teiksim, šo ārpus bilances darījumu, kur vairāk kā miljards ir ieguldīti gan uzņēmuma kapitālā, gan izsniegt kredītos. Tad nākošais Andris Bite, kas ir darba devēja konfederācijas vadītājs, bet arī ar ļoti garu pieredzi uzņēmējs, Karavēls īpašnieks un vadītājs. Un savukārt šeit, man liekas, tas interesantais ir, ar ko varētu droši vien padalīties, ir, kad bizness ir ar ļoti daudz ieguvumiem pēc pievienošanās Eiropas Savienībai, bet tas arī dod, teiksim, visādas iespējas, kur var redzēt, kas tad tai finansēšanas jomā nestrādā, jo droši vien ir tās intereses ne tikai attīstīt ražošanu šeit, bet arī pirkt uzņēmumus ārpus Latvijas, kā tas strādā, un tad par to tālāk droši vien diskusijā. Tad Valdis Siksnis, kas ir droši vien ar pieredzi banku jomā ilgāku pat kā lielai daļai no pārējiem šeit, bet šobrīd pārstāv tieši Indexo banku, kura atkal ir tā, kur būtu droši vien ļoti interesanti padalīties, teiksim, gan par kādi tad bija tie piedzīvojumi, lai tiktu līdz šeit pirmajai licenzei pēc ilgiem gadiem, un kādi tad ir tie plāni, un varbūt, ka, teiksim, tas kaut kādā veidā varētu arī sapurināt, teiksim, citas bankas sistēmiskās, lai attīstītu straujāk. Tad Ģirds Priede no SEB bankas, kas laikam arī SEB bankā jau vairāk kā 11 gadi strādā un tieši strādā ar mazo un vidēju uzņēmumu segmentu. Un savukārt ar Ģirtu pirms, teiksim, šī paneļa mēs runājam, ka SEB banka arī ir veikusi ļoti interesanti, teiksim, tādu pētījumu par to, ko tad uzņēmumi, kuri tad varētu paņemt aizņēmumus, kuri tad ņem un kuri varbūt neņem. Un tad varētu arī padalīties ar to savu skatu, kas tad būtu jādara, lai, teiksim, šī ekonomikas, teiksim, attīstība būtu straujāk. Un Jānis Pried, kā paneļa, teiksim, noslēdzošā daļā, teiksim, varbūt reflektēt arī par šo pētījumu un kā tas saskanēs ar citu panelistu viedokli. Bet es droši vien dotu vārdu pirmais Robertam Idelsonam, kurš arī ar Signet banku ir arī atbalstījis šī pētījuma tapšanu kopā ar Eiropas reformistu partiju. Tā kā jā, vārds tev lūdzu. Jā, paldies. Man liekas, ļoti interesants īstenībā pētījums sanāca, jo viņš varbūt nedaudz no citas skatu punkta skatās uz dažām lietām, un kas ir ļoti svarīgi, man liekas, arī izvirza tādus konkrētus vīzijas, priekšlikumus, virzienus, kuros jādomā, jāstrādā, lai mēs varam uzlabot finansējumu pieejamību Latvijā. Es varbūt pie tiem secinājumiem varētu pakavēties nedaudz, savas pārdomas izteikt par to, kas notiek vispār Latvijas banku sistēma un finansējuma pieejamība. Viena lieta, kas ir arī man mīļākā lieta, ir par to, ka jāattīsta kapitāla tirgus, jo kapitāla tirgus Latvijā attīstīts joprojām ļoti vāji. Tur ir milzīgas rezerves, un jo ātrāk mēs tas rezerves sāksim izmantot, finansējot uzņēmumus, Latvijas uzņēmumus, ne tikai ar banku kredītiem, bet arī arvien vairāk ar obligācijām un akciju kotāciju biržā, jo straujāk attīstīsies mūsu ekonomika. Jo, diemžēl, ja mēs skatāmies uz banku sektoru, mēs strādājam, protams, gan kā investīcija banka, gan arī klasiskā korporatīvā banka, mēs daudz kredītus izsniedzam arī vidēja izmēra vietējiem uzņēmumiem.
Bet tas, ko mēs redzam, bieži vien ir tā, ka tie uzņēmumi, kas atnāk pie mums, viņi atnāk diezgan nesagatavoti. Es domāju, ka lielākā izmēra uzņēmumi, viņam, protams, finanšu sakārtošanas līmenis ir diezgan labs, bet, ja mēs runājam tieši par MVU segmentu, tad tur ir, protams, dēļ tā izmēra, varbūt tā uzņēmēju finanšu prātība viņa nav pārāk liela. Līdz ar to ļoti bieži mēs saskaramies ar situācijām, kad atnāk ne tikai ar tādu vāju sagatavotu biznesa plānu, pie kura jāpiesēžās mūsu analītiķiem, jāpalīdz pašam uzņēmumam tas biznesa plāns savest līdz normālai kārtībai, bet arī vēsturiskie dati, finanšu dati ļoti sadrumstaloti, nav kvalitatīvi, nav auditēti. Bieži vien uzņēmumi ir vairākas struktūras, kuras nav konsolidētas, un tas viss, protams, traucē normāli operatīvi pieņemt lēmumus. Atkal vēl viena problēma ir tāda, ka uzņēmuma mērogs ir nepārāk liels, līdz ar to izskatīt katra kredīta pieteikuma maksā zināmu stundu skaitu un zināmu eiro apjomu, un jo mazāks ir tas kredīts, kas tiek izskatīts, jo arī proporcionāli tas izmaksas ir lielāks par kredīta apjomu. Līdz ar to arī tur ir zināmas problēmas, un, diemžēl, tas regulācijas, kas bankam ir uzliktas, viņas arī ir tādas, kas neļauj mums īpaši tur nogriezt kaut kādus stūrus, un varbūt, ja mums liekas, ka projekts ir labs, izsniegt kredītu tikai pamatojoties uz iekšējiem izjūtam, visam jābūt nodokumentētam, atbilstoši normatīviem regulējumiem. Un tas atkal, protams, no video uzņēmuma segmentu, tas diezgan padara to kreditēšanas procesu sarežģītāku. Tāpēc šeit es gribu izcelt, varbūt runājot par tiem secinājumiem, divus virzienus. Viens ir finanšu prātība. Mēs daudz runājam Latvijā finanšu prātību kontekstā ar iedzīvotāju finanšu prātību, bet, man liekas, uzņēmēju finanšu prātība ir tikpat svarīgs jautājums, un jo ātrāk uzņēmēji un uzņēmuma finanšu direktori pietuvosies, kas saka, savā izpratnes līmeni tam prasījumam, ko izvirza bankas, jo labāki būs kreditēšanas pieauguma rezultāti tieši MVU segmentā. Un otrs ir regulējums. Es nevaru nepiekrist priekšlikumu par to, ka jābūt diferencētam regulējumam attiecībā starp lielām bankām un bankam, kas varbūt nav pagaidām pārāk lielas, jo tas prasības ir ļoti lielas, arī uz mazām bankām, un tas izmaksas, protams, proporcionāli par to biznesa apjomu, ko, piemēram, Signet banka, kas Signet banka ir, viņas ir stipri lielākas nekā, ja mēs skatāmies uz tam izmaksām, kas saistītas ar regulatoru prasību izpildi lielajās bankās. Līdz ar to tas arī vēl viens bremzējušais elements, kas neļauj mazām bankām augt straujāk un konkurēt ātrāk ar lielo četrnieku Latvijā. Es varbūt ar to pagaidām savu ievadvārdu arī pabeigšu. Paldies! Varētu Ģirds padalīties ar savu skatu, jo jūs kā viens no lielākajiem vispār uzņēmumu finansētājiem Latvijā, kā tu redzi, to situāciju šobrīd? Jā, es teiktu, ka pētījums ļoti objektīvs un īstenībā diezgan sakrīt mūsu viedokļi ar to, ko Jānis arī prezentēja. Un, kā jau tu minēji arī, Māri, tad mēs veicām nesen pētījumu, kur mēs apkopojām visus uzņēmumu gadu pārskatus par 2022. gadu. Un mums ir 109 000 tādu uzņēmumu, 65 no šiem uzņēmumiem nepārsniedz 50 000 apgrozījumu. Līdz ar to tas arī nemeklē, un nevainot uzņēmējus tajā, ka viņi to dara, bet jautājums par to, kā mēs varam veicināt uzņēmēju darbību kopumā, lai mums būtu vairāk uzņēmumu, ar kuriem mēs varam arī strādāt un arī bankas varētu konkurēt, jo jāskatās tā, ka vēl paskatoties uz uzņēmumiem, kas ir ar pozitīvu pašu kapitālu un uzrāda peļņu, paliek 21 000, par kuriem tad cīnās visi sektorā esošie. Un, protams, ir varbūt ļoti labs pārklājums tādās institucionālās bankās un klasiskajā kreditēšanā, tad es noteikti arī piekrītu Robertam, ka mazajām bankām ir iespējas vairāk uzņemties un piesaistīt riskus, ja viņiem būtu atvieglotāks regulējums, un mēs labprāt arī šos uzņēmumus tur novirzītu. Un šeit gan jāsaka, ka potenciāls tur noteikti ir, jo no šī 21 000 aizņēmumu šobrīd Komercbankās klasiskie ir tikai 4500, un mēs ļoti arī paši aktīvi monitorējam šos atlikušos 16, kur gan jāatzīst, ka bieži vien finansējums ir īpašnieku ārvalstu kapitāls, daļai arī privātais kapitāls, un viņiem varbūt banku kredīti neliekas tik atraktīvi dotajā brīdī. Bet
kopsumā mēs redzam arī, ka mūsu klientu bāzē esošie uzņēmumi, ar kuriem mēs gadiem strādājam, šobrīd daudz jau minēto pētījumā faktoru dēļ ir ļoti atturīgi. Viņu saistību sloks samazinās, tajā pašā laikā depozīta apjoms ir ļoti strauji pieaudzis. Ja mēs skatāmies uz mūsu situāciju, tad tas, teiksim, MVU segmentā īsti nav normāla situācija, depozīti divreiz vairāk nekā kredīti, un uzņēmumi ļoti piesardzīgi, un arī no tās ieņēmumiem pirms nodokļiem mēs redzam, ka īpaši ražošanas nozarē šodien uzņēmēji investē 26%. Vispārējais tad paliek vai no īpašniekiem dividendēs, vai nosēžās uzņēmumu kontos. Un tāpēc, man liekas, mums kopā visiem būtu jādomā, kā mēs varam radīt to pārliecību, ka šī ir droša vide, šeit ir droši strādāt, arī mazināt tos ģeopolitiskos riskus un stiprināt aizsardzību. Jo, protams, ka var meklēt vienu faktoru, bet viņi savstarpēji noteikti, kad iedarbojās. Un nevar tikai viens faktors būt izšķirošais tajā, kāpēc varbūt uzņēmēju darbības vidē šobrīd investīcija apjoms nav tik liels, cik mums visiem gribētos. Jā, paldies. Bet varbūt nākamais ir Andris, kurš padalītos, kā tad patiesībā tā situācija no uzņēmēja puses izskatās. Jā, es laikam te vienīgais laimīgais sistēmas lietotājs esmu. Līdz ar to, ja jāsaka, kā sistēmas lietotājiem, kā klientam un pietiekam, teiksim, ar ambīcijām, ar aktivitāti arī, teiksim, attīstoties, tad jāsaka tā, ka vai es izjūtu konkurenci banku sektorā? Nē, neizjūtu. Pamatā viņi izpaužās praktiskā formā, ka satiekot dažādos pasākumos vai tusiņos kādu no banku lielajiem vadītājiem, tā konkurence izpaužas tādu, nāks pie manīm. Ko var piedāvāt? To pašu apmēram, kas ir šodien. Līdz ar to faktiski es teiktu tā, ka tā situācija ir tāda kā mierīgā pīļdīķī, kur nekas pakaļ neviens otram neskrien, nemēģina sevi pievilkt pie sevīm uz savu banku, vai piedāvājot agresīvākus noteikumus, teiksim, vai agresīvākus pret klientu, teiksim, pozitīvākus, vai kādus daudz labākus, teiksim, kredīta apjomus, lai tu varētu realizēt kāds ambiciozs mērķis. Un tieši tajā pat laikā no klienta puses var teikt, lai izpildītu tādu tekošu un dabisku attīstības ceļu, šis finansējums pietiek. Bet es runāju par samērā kvalitatīviem, teiksim, tādiem klientiem. Šis finansējums pietiek, kas iztrūkst, instrumenti vai finansējums ambicioziem lēcieniem, tādiem kvantitatīviem savā attīstībā, vai tas ir, teiksim, mūsu gadījumā, pieņemsim, nopirkt Vācijā uzņēmumu, savu konkurentu, kas attiecīgi varētu būt, teiksim, uzreiz dubultot savu kredīta ekspozīciju pret banku un attiecīgi uzreiz automātiski izkrist no esošajiem bankas, teiksim, standarta rādītājiem, teiksim, kredīta nodrošinājumā un tādās lietās, vai, pieņemsim, uzbūvēt jaunu projektu, kas tur arī, teiksim, apmēram tādā pat apjomā dubultot ekspozīciju un tam līdzīgi, kur tu varētu rēķināties ar ilgtermiņa naudu, stabili, ka tev, teiksim, ir tur tik un tik gadus uz priekšu, bez izmaiņām, teiksim, garantēts sadarbības modelis. Tas iztrūkst, un tam, teiksim, ir nepieciešams, droši vien kādi citi risinājumi. Skaidrs, ka viens no opcijām, ko parasti saka, ir šis kapitāla tirgus. Paldies Dievam, viņš arī šobrīd, un paldies kolēģiem, kas viņu aktīvi mēģina iedzīvināt, un tas varētu būt viens no ceļiem, bet jāsaka tā, ka arī jāsaprot no uzņēmēja puses sakot, tas ir nezināms joprojām, ļoti daudziem nezināms ceļš, nezināms sistēma, un tāpēc mēs kā vienmēr piesardzīgi tauta tomēr baidamies diši no tā visa, un tāpēc tie labie piemēri varbūt ir tieši jāpopularizē, jāstāsta, jārāda, teiksim, ka tas ir viens no ceļiem. Vai tas ir, teiksim, kāds, tāpat uz Reini skatoties, kurš izgāja ārā tagad, bet Altuma, teiksim, veids vai modelis, kurš varētu, teiksim, šādus riskantākus un lielākus projektus sākumā nofinansēt, lai dabūtu līdz darbībai, ko var pēc tam paņemt Komercbankas. Ja. Tas būtu pa tādiem jau labajiem klientiem. Ja mēs runājam to nākošo grupu, kur mēs redzējām, kad apmēram ļoti liela daļa Latvija, laikam trešā bija no augšas, kuri neaiziet līdz bankai, tad tas ir ļoti komplekss jautājums. Viens ir pilnīgi neizslēdzu
un piekrītu par to, ka pašu uzņēmēju finanšu patība kāda ir, par to, kādam jābūt ir bilances stāvoklim, kādam jābūt ir vispār uzņēmuma kaut kādām atskaites sistēmām un periodi un procesiem. Un te ļoti labi, ja pieņemsim, ir, kā Roberts teica, banka, kur ir gatava ar tevīm pastrādāt, varbūt kā ar pirmās klases skolnieku, pamācīt un ietrenēt tevi tajā virzienā, lai tu saprastu, kas ir nepieciešams tam procesam, jo nav noslēpums aizjot pie lielām bankām. Tas ir liels motors, kurš uzreiz pasaka, nav viss, un paskaidrojam, kāpēc nav, vai tev traucē tas, ka tu esi 20 gadus atpakaļ, ja maksātnespēja pats izgājis, vai tas, ka tev ir slikta bilance, vai vēl kaut kas, tu nezini nemaz, kāda ir tava problēma. Un manuprāt, lai mēs vairāk virzītu šos cilvēkus uz interesi kreditēties, ir ļoti nepieciešams tas, kas tev spēja tevīm strādāt, teiksim, tādā mikro līmenī un detaļās. Un mēs Altum pat tikko palaistās programmas par mazo un vidēju uzņēmumu kreditēšanu rāda, ka šī vēlme un vajadzība ir. Viņas milzīgi populāras, tikai pie noteikumiem, ka tām ir augstāki, teiksim, riska rādītāji un līmeni, ko ir gatava uzņemties kredīti iestāde. Un attiecīgi, tas ir stāsts, vai esošās komercbankas, teiksim, būs motivētas, gatavas, domās par to, un vai viņām tas būs vajadzīgs, tas ir pamatjautājums. Vispār ņemties ar sarežģītiem klientiem, jo labi, visi ir mazi un viņi ir izšķerti, vai visi pie kāda atrodas, vai būs gatavi ņemties ar sarežģītiem klientiem, vai kādam to pirmo soli ir jādara citam kādam, kādai citai institūcijai, un tad jau, kad jau viņi izaug un kļūst par tādiem, kas māca rakstīt un lasīt, tad to pārņem bankas. Jā, paldies, Lēls. Tāds īsais skats ir tāds, ka tās bankas varbūt šobrīd tāds savā pasaulē dzīvo un necenšas iet pakaļ tiem uzņēmējiem. Un tad varbūt jautājums Valdim, kur varbūt es pat atstīšos vēl senākā pagātnē, ko es jau biju aizmirsis, bet man bijušais kolēģis teica, ka senos laikos, tad, kad iepriekšējā savā bankā jūs sākāt, jums bija tāda viena mārketinga kampaņa, kur jūs pūtāt naudu, man liekas, netālu pie Brīvības pieminekļa lielā balonā un savā ziņā visi citi tikai uz to skatījās, bet tas tomēr noved pie tā, ka cilvēki sāk domāt, ka varbūt kaut kas ir jāmaina arī savos procesos un ierašās. Un arī, teiksim, ja skatās to nesenāko indekso pensiju plānu, droši vien arī tas bija kaut kas, kas diezgan spēcīgi palīdzēja klientiem, ja uzradās kaut kāda jauns piedāvājums, jūs vajadzētu viņu atkal kaut kā neredzēti, un tad visi sāk domāt, ka tur īstenībā nav tā, ka jāsēž vienā bankā un ka nevar neko mainīt un ka neko labāk jau neatradīs. Varbūt kādas tad ir tās idejas par to, kā tad ieiet tieši varbūt šai kreditēšanas tirgu? Jā, paldies. Biju pat aizmirsis par tām reklāmas kampaņām, bet tāds tiešām bija. Bet kopš licences saņemšanas droši vien man gudrākais būtu tagad teikt, ka banku sektorā viss ir kārtībā, kreditēšanas viss kārtībā, lieciet bankas mierā, bet es atļaušos to tomēr nedarīt. Un es atļaušos teikt, ka ar kreditēšanu nav viss kārtībā. Un runājot arī par pētījumu, kas ir ļoti vērtīgs un interesants, es tomēr atļaušos vērst uzmanību uz vienu nepilnību, neprecizitāti, kas iespējams būtu ietekmējusi arī tādu kopējo pētījuma secinājumu noskaņu, proti, kur bija salīdzināts par banku pelnītspēju, divi tirgus līderi tika apskatīti un par viņu pelnītspēju Skandināvijas valstīs, Zviedrijā konkrēti un Baltijā, un tad bija secināts, ka neto procentu marža vai ieņēmumi ir augstāki Baltijā, kapitāla atdeve ir augstāka Baltijā, ieņēmuma attiecība pret izdevumiem arī ir nedaudz augstāka, bet kaut kādu iemeslu pēc tas neparādās kapitāla atdevē, un kapitāla atdeve ir apmēram tāda pati. Kas liekas pretrunīgi un jau šķiet nedaudz aizdomīgi tāds secinājums. Vēl aizdomīgāks secinājums šķiet tad, ja jūs paskatāties, ko gan Svetbanka, gan SEB paši par sevi stāsta, publicējot gada pārskatus. Un gada pārskatos ir skaidri un gaiši norādīts, ka visas grupas abos gadījumos kapitāla atdeve ir apmēram 18%, bet Baltijā Svetbankas kapitāla atdeve ir 40% gandrīz, un SEBA gadījumā tie ir vairāk kā 45%. Respektīvi, pelnīt spēja vai kapitāla atdeve Baltijā ir vismaz 2 reizes lielāka nekā tā ir
attiecīgi šīm grupām kopumā. Un es arī saprotu, no kurien šis pārpratums nāk, kas ir varbūt sekas, pozitīvas sekas, varbūt patreizējai nodokļu politikai, ka vietējās juridiskās struktūra vienības ir pārkapitalizētas, jo dēļ nodokļu politikas nav šīm grupām izdevīgi šo kapitālu repatriēt, maksāt dividendus, novirzīt citur, viņi tur šeit un attiecīgi konsolidētajos gadu pārskatos var izmantot un respektīvi Baltija ir pārkapitalizēta, kaut kur citur attiecībā grupā droši vien ir mazāks kapitāls, bet konsolidētos bildi tas neietekmē. Respektīvi, bankas šajā reģionā pelna daudz vairāk, kapitāla atdeve ir daudz lielāka. Un, ja mēs ejam arī vēl tālāk, tad arī es tagad citēju, to es neizdomāju, es citēju tagad atkal Svetbankas prezentāciju investoriem, kur viņi saka, ka mēs uzskatām, ka Baltijā bizness ir daudz riskantāks, un attiecīgi tas nozīmē, ka kreditēšanas politikai, kreditēšanas nosacījumiem ir jābūt daudz striktākiem nekā tas ir citās valstīs, kur mēs izsniedzam kredītus. Respektīvi, proti, jābūt augstākām prasībām pret ķīlu, jābūt īsākiem kredītu atmaksas grafikiem, jābūt striktākiem citiem noteikumiem. Un tad vēlreiz saku, tie ir viņu vārdi, es citēju. Un tāpatās arī Seibanka varbūt nav tik atklāta, bet Seibanka arī norāda uz to, ka jā, šobrīd ir kapitāla atdeve Baltijā 45%, ilgākā termiņā Baltijai tai būtu jāsaglabājas virs 20% un grupā kopumā tai būtu jābūt ap 15%. Respektīvi arī nākotnē mēs no šī reģiona sagaidām augstāku kapitāla atdevi, tātad mūsu prasības taiskaitā uz kreditēšanas cenošanu būs augstākas. Un pie kā tas viss noved? Tas noved pie tā, ka Latvija ir, tagad ir apsteiguši esam īriju, kas varbūt bija statistiska anomālija, ka Latvija ir pēdējā vietā. Ja mēs skatāmies uz kredītu īpatsvaru pret iekšzemes koproduktu, Latvijā bankas kreditē maz, dārgi, uzņemās zemus riskus. Un mūsu gadījumā tā noteikti ir liela biznesa iespēja. Tātad, jūs skatāties uz Latvijas universitātā māca, kādās nozarēs kur ir vērts nodarboties ar biznesu, kur ir augstas ieejas barjeras, kur ir ierobežota konkurence, kur ir liela pēļņa, augstas komisijas. Tātad tas ir tas, ko mēs grasamies darīt. Un ceram, ka līdzīgi kā ar pensiju pārvaldi, tad mums arī izdosies modināt konkurenci vai izprovocēt konkurenci, kas liks pārējiem konkurentiem uz to reaģēt. Un atkal piemēri nav tālu jāmeklē. Tai pašā Igaunijā ir vietējie čempioni, ir LHV banka, ir Coop banka, ir Inbanka, un mani savā ziņā arī pētījumā pārsteidza, ka eksperti bija ļoti zemi novērtējuši, ka nekas tāds, kas ir noticis Igaunijā pie mums, ar ļoti zemu varbūtību var atkārtoties, ka kāds vietējais spēlētājs vai vietējie spēlētāji varētu radīt kaut kādu nozīmīgu konkurenci, respektīvi tas tika vērtēts ļoti zemu. Un, es nezinu, ja es droši vien sāku stāstīt par mūsu konkrētiem piedāvājumiem, tas varbūt būs jau pārāk reklāmistiski, un kaut kas mums arī jāsaglabā arī intrigai un uz bankas palaišanas pasākumu. Jā, paldies, Lāsvād. Varbūt Jāni, tu gribi kaut ko nokomentēt par šo, vai... Jā, paldies. Kopumā, es domāju, ļoti vērtīgi šeit komentāri. Man šķiet, ka paldies, protams, ka arī atzinīgi vērtējāt tos galvenās lietas, kurām būtu jāpievērš uzmanība, kas ir saistīts ar šo uzņēmēju tām finanšu pratības lietām. Un man atkal es te aizdomājos, kurā vietā tās finanšu pratības tad rodās, teiksim, vai teiksim, banku pacietīgais darbs ar šiem uzņēmējiem, kas varētu potenciāli aizņemties, vai varbūt tas jau ir kaut kur ātrāk izglītības sistēmā, jo principā, teiksim, studējot, studentiem arī ir iespējas attīstīt kaut kādas šīs te biznesa idejas inkubatoros, un tur arī iegūt šīs te kaut kādas pamatprasmes šo te biznesa plānu sagatavošanā. Bet kopumā tā ir tāda ļoti būtiska lieta. Jā, un paldies arī, es domāju, tas bija vērtīgs arī komentārs par to ģeopolitisko risku izraisītajām faktiski piesardzību ne tikai banku sektorā, bet arī uzņēmēju pusē ar investīcijām. Jā, tad es ļoti ceru, ka šīs tie ģeopolitiskie riski
tuvākajā laikā varētu mazināties, un tas arī varētu, kā sakot, kaut kādā veidā ienest zināmas izmaiņas šajā te riska apetītē ar uzņēmēju pusē. Jā, paldies. Bet, ja mēs iet kaut kādu otru apli, jo tomēr tagad mēs esam tā kā iezīmējuši, kāda tā situācija ir šobrīd, un mēs, man liekas, visi vienmēr esam ļoti labi tajā, kā mēs identificējam, ko citi dara nepareizi un ko viņi varētu pie sevis uzlabot. Bet varbūt mēs varam iziet bišķi otrajā aplī, varbūt kas tad būtu tas, ko tad mēs, katra tā mūsu institūcija vai, teiksim, tās mūsu pārstāvdā, mēs personīgi katrs varētu darīt, ja mēs kopumā saprotam, kad ir, teiksim, problēma, ir tas, ka tas visi tie faktori, kas gan pētījumā minēti, gan pēc tam uzskaitīti, kas faktiski noveduši pie tā, ka šobrīd mēs visi esam palikuši kūtri, gan bankas, gan uzņēmēji, gan iespējams arī nākošā panelī varbūt arī regulātors, ka mēs tik daudz esam par kaut ko, tā kā cietuši, kad tagad liekas, tas, kas ir, tas varbūt ir labi un ir aizmirsies tas, ka patiesībā jau viss attīstās tikai tad, ja mēs uzņemamies riskus, ja mēs ejam uz priekšu. Es nezinu, kurš varbūt gribētu sākt, teiksim, padalīties, kas tad tajā jomā, kur jūs esat, ko vajadzētu, teiksim, izdarīt 1, 2, 3 lietas, teiksim, kas varbūt parādīt piemēru pārējiem, kā tad to var izdarīt? Nē, es pilnīgi piekrītu, ka nevajag sēdēt kūtri un kaut ko gaidīt, ka kāds kaut ko izdara. Man arī vienmēr, starp citu, kaitina nedaudz tas, ka tiek aizbildināts ar to, ka valsts tur kaut ko nav izdarījusi, vai likums nav pareizs, vai vēl kaut kas. Mēs te visi strādājam šajā valstī, ja? Mēs visi esam uzņēmēji, kas grib radīt kaut kādu vērtību un palīdzēt sabiedrībai gūt lielāku labklājību. Jā, līdz ar to mēs Signet bankai, es tagad varbūt nedaudz pašreklāmu, bet tomēr mēs Signet bankai esam palaiduši, lai veicinātu finanšu prātību uzņēmējus. Palaiduši Kapitāla tirgus akadēmiju, mums jau vairāk nekā gadu. Notiek pasākumi, kur katrs uzņēmējs vai finanšu direktors vai uzņēmējs CEO var atnākt un pa brīvu noklausīties par to, dienas garumā noklausīties par to, kas ir kapitāla tirgus, kā var finansējumu piesaistīt, izmantojot kapitāla tirgus instrumentus. Tas viss absolūti bezmaksas, bez jebkādam saistībām. Ja? Bez Signet bankas reklāmas tas viss notiek. Ja? Un pie tam mēs aicinām arī juristus, auditorus, biržas pārstāvjus, ja? Konkrētus uzņēmumus, kas to procesu jau ir izgājuši. Ja? Un attiecīgi šis tāds mūsu sākotnējais ieguldījums varbūt kapitāla tirgus attīstība bez tiem visiem darījumiem, ko mēs palīdzam mūsu klientiem veikt. Ja? Un mēs arī bijām reģionos. Šogad mums bija 3 izbraukuma sesijas, un es varu pateikt, ka reģionos pat tā interese varētu būt pārsteidzoši liela. Protams, tie uzņēmumi, kas reģionos varbūt, viņi, kas saka, mazāk kvalificējas kapitāla tirgus instrumentiem, jo pavisam mazie uzņēmumi diez vai var būt tādi veiksmīgi emitenti, bet tomēr šis ir tas virziens, man liekas, kas ir jāiet. Sabiedrība jāizglīto, uzņēmēji jāizglīto, un man liekas, jo vairāk mēs visi kopā to darīsim, jo labāk. Universitāte arī, ja? Kaut kādi kursi, kas palīdz nākt ārā jau tiem uzņēmējiem, topošiem un vadītājiem, jau ar kaut kādiem advancētākam zināšanām par kapitāla tirgu, par to, kā pārvaldīt uzņēmumu finanses, protams, tas arī ļoti palīdzētu. Ja? Tā kā tas ir tas, ko, manuprāt, ir jādara, lai uzlabotu to vietēju finanšu prātību. Par to, kā veicināt to, lai mēs nebaidāmies, ja, kā Andris teica, to man grūti teikt, ja es nezinu, tas varbūt tieši par politiķiem jautājums, kā veicināt to uzņēmēju aktivitāti, ambiciozo plānu būvēšanu un iztenošanu un vispārējais. Tas, protams, ir ļoti labs jautājums, mēs sabiedrība daudz par to diskutējam, man nav te nekādas receptes par šo tēmu. Ja. Un varbūt tas, ko atgriežoties atkal pie regulācijas, protams, manuprāt, būtu ļoti vērtīgi kaut kādu diskusiju atvert un varbūt kaut kādus praktiskus soļus veikt tajā virzienā, lai atvieglot dzīvi varbūt nelielam bankam, kuram ir ambīcijas augt un attīstīties. Ja, jo pagājušajā gadā, diemžēl, notika tāds ļoti nepatīkams notikums, kad tika ieviests uzņēmuma ienākuma nodoklis uz bankām, un tās bankas, kuras maksā dividendes, faktiski neizjūt to efektu, ja, bet tādas bankas, kā mēs, kā Signet, kuras dividendes nemaksā, katru nopelnītu kapeiku mēs liekam kapitālu, lai audzētu kreditēšanas apjomus. Tagad mums ir pa 20% pagājušajā gadā tas kapitāla pieaugums ir bijis mazāks. Ja, un attiecīgi, tas, protams, arī neveicina konkurence, ne arī banku sektoru attīstību. Jā, tā kā gribētu arī varbūt pārdomātākus lēmumus no regulātora, no valsts puses.
ierēķinot savus lēmumus arī to konkurences aspektu banku sektorā. Jo mēs kā sabiedrība uzskatām, ka konkurence banku sektoru ir ļoti liels bremzējušais elements mūsu ekonomiskās attīstības. Jā. Ja, no klienta puses, ko var darīt, droši vien man nāk prātā divas lietas. Viena, ko arī mēģina praktizēt pats, tomēr nepieņemt vairs bankas prasības, vajadzības vai piedāvājumu vai noteikumus kā nemainīgu sistēmu un noteikums strīdēties pretī gan par prasībām, gan par noteikumiem, argumentēt un mēģināt, teiksim, mainīt to visu sistēmu pamazām pa punktiņam mainīt. Jautājums tādai metodei, protams, vajadzētu būt vairāk un ļoti bieži uzņēmēji vai, teiksim, 99,9 gadījumā pieņem to, ko tev saka un prasa kā likumu, un kas ir jāizpilda, nestrīdoties pretī un neargumentējot ar kaut kādiem pamatojumiem, kāpēc kaut kas būtu jāmaina. Šādai metodei, protams, būtu neliela blakne, kad var no rīta pamosties bez konta vai ar kancelētu kredītu. Bet otra lieta, ko īstenībā jau diemžēl, vai varbūt tas būs uz labu, bet liela daļa jau uzņēmēju un vispār sabiedrības izmanto, ir balsot ar kājām un iet uz citām banku sistēmām, kas nav šeit vietējās, un apkalpoties tur. Pagaidām tas notiek tīri no regulējošo prasību, teiksim, tas nav kredīts, tu nepārceļ lielākoties, absolūtā gadījumā skaitu, bet pārceļ vienkārši kontu apkalpošanu uz tiem pašiem Lietuvas maksājumu sistēmām vai Revolūtu, Slaveno un tam līdzīgām vietām, kas kopumā, manuprāt, liktu aizdomāties vietējai banku sistēmai, ka tomēr tas var kļūt arī daudz plašāks virziens un straume, ja nemainīsies pieeja, teiksim, apkalpošanā gan prasībās. Kreditēšanā tas, protams, nenotiek šodien, bet ir pirmie piemēri, un to spēj droši vien tikai lieli un ļoti veiksmīgi uzņēmumi parādīt, bet pirmie piemēri un mēģinājumi tādi ir parādīt, ka tu spēj nokreditēties ārpus valsts Rietumē Eiropā uz labākiem noteikumiem. Ja tie piemēri būs veiksmīgi, es domāju, ka tiem vārti arī būs vaļā un lielo, labo vai veiksmīgu uzņēmumu sadaļā šāda tendence varētu parādīties. Tas liks, jebkurā, tas ir stāsts par konkurences cīņu, un jebkurā dīķi iemetot akmeni, sāksies viļņi, un kaut kas vismaz notiksies un varbūt mainīsies. Jā, paldies. Tad, kad mēs droši vien šis pētījums un visi nodokļi un kādas diskusijas politiķu starpā par to, ka kaut kā viņiem ir jāiejaucās tajā, kas notiek ar kreditēšanu banku sektoru, tas ir spilgts apliecinājums tam, ka principā konkurences problēma pastāv. Ja būtu asa konkurence, šādas diskusijas vispār nebūtu un neviens neko tādu pat nerosinātu. Tad problēma ir konkurences trūkums un droši vien, ko var darīt un ko vajadzētu darīt, meklēt visus iespējamos veidus, kā šo konkurenci veicināt. Un tad dažas idejas jau ir izskanējušas, atļaušos uz viņām tā kā paturpināt. Tad viena, protams, tikko pabeidz šo licencēšanas procesu, varu pateikt, tas ir ļoti sarežģīts, ļoti garš, ļoti komplicēts, un tad Eirozonā šobrīd pastāv tikai viena praktiski iespēja, tā ir visas Eirozonas ECB izsniegta bankas licence, un tā ir vienota pat arī, varbūt bankām, kas grib strādāt vienā tirgu vai vienā reģionā, bet vienalga jums ir jāaiziet šis ārkārtīgi smagais filtrs, šie augstās prasības. Iespējams, bet tas jau droši vien tad ir jāskatās visā Eiropas Savienības kontekstā, iespējams kaut kādiem mazākiem spēlētājiem arī licencēšanā varētu būt savi kritēriji un, protams, arī nedaudz diferencēta attieksme pēc licences iegūšanas uz regulatorām prasībām, jo es ārpus bankas sektora biju darbojies 10 gadus, un tas, kas bija 10 gadus atpakaļ, tas, kas ir tagad no regulatorām prasībām, tas ir, principā tā nav salīdzināma, tas nav salīdzināms, tas ir absolūti kaut kas cits.
Un vēl kas tika minēts par finanšu pratību. Par finanšu pratību gan es tā kā nemīlu runāt, jo dažādi cilvēki saprot ar to dažādas lietas, un tēze ir, vārds ir diezgan nodrās. Signet banka tiešām ir darījusi daudz kapitāla tirgus veicināšanai un arī saņēmuši arī dažādas atzinības par to. Par finanšu pratību izsakās arī daudzi politiķi, valsts amatpersonas, bet man ir tāds, nevis dzeltenās preses, tāds sports, kad es gribu redzēt, cik kuram ir nauda un cik ir nopelna, bet es paskatos regulāri uz amatpersonu deklarācijām, un man interesē, kā tie cilvēki, ko viņi dara ar savu naudu. Un principā kopumā es redzu augstu finanšu nepratību. Gados jauni cilvēki veic fiksēta ienākuma milzīgus uzkrājumus gadu desmitgadēm, tos tur kapitāla tirgu nekas netiek investēts, un viņi pēc tam runā par finanšu pratību, ka tā nepiemīt citiem, bet pieņemot, ka tā piemīt tā kā viņiem. Tur ir sākot jau ar daudzām valsts augstākajām amatpersonām jau ko mainīt finanšu pratībā. Tad pirmais droši vien tas pienesums būs uztaisīt valsts augstāko amatpersonu finanšu pratības kursu, tad, kad jūs sāksiet aktīvi darboties. Labi, paldies, Ģirt. Jā, par to, ko mēs darām, varbūt tad tas, ko mēs šogad sākām piedāvāt, un jo redzot, ka tur ir kaut kāds varbūt tirgus iztrūkums, tas ir šis straujas izaugsmas finansējums, kas no mūsu puses ir kad obligācija atpirkums uzņēmumiem, kam ir negatīva naudas plūsma, bet perspektīva produkti. Mums tas mandāts Baltijā ir 20 miljoni. Šobrīd mēs vienkārši skatāmies un meklējam produktus tajā riska kapitāla tirgū, kurā mēs neesam līdz šim bijuši. Jo tas, man liekas, arī ir, te jau pareizi arī Andris minēja, ka ir kaut kāds iztrūkums tajā brīdī, kad tas uzņēmums vēl nav banku finansējums, jo bankām ir ierobežot riska modeļi, bankām varbūt, kas īpaši ir ECB regulēts, ir vienāds skatījums kaut kādos jautājumos, un noteikti trūkst tas starposms, ka mēs varētu sagatavot to uzņēmumu un padarīt viņu tik finansiāli stipru un labi kapitalizētu, ka viņš būtu finansējums. Tas, principā, arī tas, kas notiek citur. Un, protams, lietie uzņēmumi jau šodien viņi ar obligāciju laidienu var piesaistīt alternatīvu kapitālu, bet MVU segmentā tā, protams, ir lielāka problēma. Par finanšu pratību es piekrītu. Es varu godīgi arī teikt tas, ko Andris minēja no uzņēmēja puses. Tad, jā, mēs arī mainījām savu pieeju, jo varbūt bijām aizraujušies kapitālo remontu, un tiešām mēs tagad visos atteikumos sniedzam viņus telefoniski un skaidrojam tos iemeslus, ko mēs varbūt vienbrīd arī nedarījām no savas puses. Tā kā tur arī var pielikt, bet šeit jau apkopojot to, kas skanēja, tam ir jāsākās izglītības sistēmā, tur dara savu darbu arī LIA. Dotajā brīdī ar inkubātoru programmu. Un es domāju, ir jau lietas, kas notiek. Un nav tā, ka daudz kas netiek darīts, bet, protams, ka summāri tur noteikti var izdarīt vairāk, un mēs neesam varbūt tik tālu arī, cik ir tie tirgi, ar ko mēs salīdzinamies tajā finanšu pratībā, un tā skaitā arī varbūt tāpēc tie nosacījumi mums ir atšķirīgi, jo diemžēl arī tā realitāte, ka tas vidējais MVU Zviedrijā ir daudz spēcīgāks par Latvijas, jo viņš ir daudz labāk kapitalizēts, viņš ir daudz ilgāk strādājis miera apstākļos, un tas viņa tirgus, kurā viņš darbojas, ir bijis stabilāks. Tā arī ir tā realitāte, ko mums jārēķinās. Bet kopumā es domāju, ka mēs varam darīt daudz, un mēs arī daram. Un šeit arī Altuma nosedz daudzas lietas, kur bankas nevar izdarīt. Viņi nāk savām atbalsta programmām, un mēs kopīgi tad mēģinām šos jautājumus risināt. Protams, ir jaunas pārmaiņas. Es gribētu arī pieminēt, un es pilnīgi saprotu frustrāciju no uzņēmējiem, jo šobrīd ģeopolitiskā situācija arī diktē to, kā mēs strādājam ar sankcijām. Mums ir ļoti svarīgi ievērot sankcijas. Ir skaidrs, ka ārējā tirdzniecībā aizejot no Krievijas parādījās daudz valsts, kas arī ir tuvu austrumu valsts, Kazahstāna, Afganistāna un citas. Un tur, protams, kad mēs mēģinām un cenšamies skaidrot saviem klientiem, kad viņu klienti mums ir jāidentificē, lai gan pats uzņēmums, gan arī bankas viņu kreditē, nepārkāp šīs sankcijas. Un tas ir papildus administratīvs sloks, tas palielina to biznesu vidu, nenāk pa labu. Bet tā ir tā situācija, kurā mēs šobrīd visi kopā atrodamies. Paldies. Varbūt, Jāni, tu pat kapacitātē ne jau kā fakultātes dekāns, kas ir atbildīgi tieši par to, lai tā finanšu pratība Latvijā strauji attīstītos. Varbūt tev ir kāds redzējums, ko varētu darīt?
Jā, paldies. No pressure there, kā saka. Bet es pagaidām ļoti uzmanīgi klausos un paldies par komentāriem. Es arī mēģinu pierakstīt arī sev šīs te dažādi veidi šos te komentārus, ko jūs esat izteikuši. Un principā es domāju, teiksim, tas, kas vairāk kārt atkārtojās par šo te regulātoru, varbūt diversificēto pieeju. Es domāju, tas nākošajā panelī ļoti labi iedarēsies. Latvijas Bankas prezidents arī ir ieradies, tad varēs arī savu redzējumu par šīm te lietām. Man likās interesants tas komentārs par to balsojumu ar kājām un attiecīgi izmantojot kādu citu valstu šos finanšu pakalpojumus un kurā brīdī, teiksim, varētu būt sasniegt šī kritiskā masa kaut kāda, kas varētu arī atstāt kaut jūtamāku ietekmi uz vietējo banku uzvedības modeli. Ja? Bet es tā domāju, tur ir tik daudz šie faktori šobrīd, attiecībā, kas ir uzņēmēja iespēja šajā reģionā, ar ko viņi strādā, jo, piemēram, ja bija liela ekspozīcija uz Krievijas tirgu un pēkšņi ir jāmeklē citi tirgi un kas ir šī teiksim, iespēja strādāt citur. Jā, un paldies par absolūti lielisko komentāru par amatpersonu deklarāciju izpēti. Tas bija filigrāni. Man šķiet, tas arī tiešām parāda to, teiksim, cik varbūt cilvēki, kas veido politiku, cik ir viņu arī izpratni par tām lietām, par kurām viņi pieņem šos lēmumus. Ja? Jo bieži vien, teiksim, pašam izejot cauri kaut kam un saprotot, kā tas darbojās, tu labāk saproti, kāds atstās ietekmi, kā tavi lēmumi atstās ietekmi tālāk. Jā, bet paldies. Laiks strauji tuvojās beigām, bet varbūt pēdējais jautājums, pirms mēs pievēršamies varbūt zāles jautājumiem, ir, kā Jānis jau minēja, tad ir arī Latvijas Banka ir veikuši šo pētījumu, ka ir 2 miljardi naudas, kas ir uzkrājusies mūsu sistēmā, ko vajadzētu izvietot uzņēmumiem vai aizdot. Ko jūs kā, teiksim, cilvēki, kas gan aizņemās, gan aizdod, ko jūs skatāties, teiksim, par šādu vispār, teiksim, priekšlikumu, vai tas vispār var strādāt un, vai tā salinkošana, ka izsniedziet naudu, vai politiķi tagad arī ir minējuši, ka izsniedziet naudu, tad varbūt mēs atvieglosim šos nodokļu, teiksim, režīmu, vai tas vispār var strādāt, vai varbūt, teiksim, kā jums šķiet? Tur gan nav droši vien visiem jāatbild, kurš grib izteikties. Jā, es arī esmu iepazinies Latvijas Bankas pētījumu par to, cik viņi uzskata, ka varētu to finansēt vairāk, un mēs esam veikuši varbūt savādākā prizmā, bet līdzīgu, bet ir daudz, kur mēs piekrītam. Tam, ka 1,5 miljards noteikti sistēmā vairāk varētu portfelī būt iekšā skatoties uz to finanšu labūtību un uzņēmumu to finanšu veselību, kādu viņi tajā brīdī ir. Un tad atkal mēs kaut kur atduramies pret to, cik ir tas varbūt pašu kapitāls. Un, man liekas, spilgts piemērs ir aizsardzības nozare. Mēs esam definējuši, ka mēs tur gribam būt, bet nozare ir relatīvi jauna. Un mums ir vajadzīgs, lai tas privātā kapitāla īpatsvars viņā jau būtu pietiekami augstā līmenī, ka banka viņu var finansēt. Un tas var būt tāds arī piemērs, kur būtu jāsadarbojās gan privātiem kapitālam, gan arī banku kredītiem. Labi, paldies. Varbūt ir kādi jautājumi tad no auditorijas. Jā, lūdzu. Tad man ir tāds jautājums. Es, diemžēl, neesmu banku eksperts, bet es interesējos par tādu lietu, kā, piemēram, kad tiek finansēta, piemēram, kaut kāda produkta izstrāde, kura ilgst, varbūt gadus, teiksim, ja? Ar šādu lietu it kā nodarbojās šī te riska kapitāla asociācijas biedri Latvijā, taču pirmkārt ir tur tāds aprobežojums, ka viņi nodarbojās tikai ar eksakto zinātņu jomā, piemēram, Latvijas apstākļos, bet nenodarbojas, piemēram, tā saucamajā humanitārā jomā, piemēram, kaut kādā tur kino producēšanā vai muzeja producēšanā, piemēram. Ja? Un ir arī viens fakts, ka ir tāds uzņēmums kā Anatomija Next, piemēram, jaunu uzņēmums, konkrēti ir kreditējies Igaunijā, nevis Latvijā, bet Igaunijā, piemēram. Ja? Un jautājums, vai nevar kāds varbūt paskaidrot, vai Latvijas bankas arī, vai Latvijas bankām ir
kaut kāds tāds pakalpojums vai fonds, kurš tātad kreditētu šādus te, tas būtu kaut kas tāds, ko dara šie te riska uzņēmumi, šie riska, kā tas pareizāk saucās, riska fondi vai, un varbūt, ja to nedara, varbūt kāds var paskaidrot, kāpēc tas ir ārpus šī te Komercbanku kaut kāda tvēruma, ja? Jā, es varbūt atbildēšu nedaudz plašāk, jo bankas tomēr ir domāts, bankas kredīts tomēr ir diezgan konservatīvs produkts, kas ir domāts uzņēmumiem, kuriem ir prognozējama un tāda stabila naudas plūsma, no kuras viņš var atgriezt to kredītu. Plus vēl jābūt ķīlī kaut kādai, ļoti vēlams. Ja. Jūsu aprakstīties piemērs visticamāk tomēr kvalificējas cita veida finansējumam, kas jūs pareizi norādījat, iespēja kapitāls, ja, un principā, ja mēs runājam vispār par to finansējuma, pieejama finansējuma struktūru vai ekosistēmu Latvijā, ja, tad viņi, protams, neaprobežojas ar banku kredītiem vai kapitāla tirgiem. Ja. Tagad viss sākas ar tā saucamiem eņģeļu investoriem, uzņēmējiem vai fondiem, kas finansē tāda veida uzņēmumus, kas tikai grib uzsākt savu darbību, kur ir ļoti augsts risks, tas uzņēmums varbūt neaizies un bankrotēs, ja, bet tāda veida investori ir, un jūs pareizi norādījat, ir tā iespēja kapitāla, riska kapitāla asociācija, ja, kur daudz no tiem uzņēmējiem un fondiem ir apvienojušies, un kur var, kas saka, to informāciju pasmelties, kurā vietā tāda veida finansējumu var iegūt. Tālāk ir tā saucamais venture capital, jā, vai kapitāls atkal, kas ir uzņēma kapitāla, nevis kredīta ieiet, jā, kur darbojas jau tādi privāti kapitāla fondi. Arī tāds finansējums ir pieejams, un tikai tālāk jau iet obligācijas, piemēram, jā, vai banku kredīts, kas ir parāda instrumenti, kur tiešām nauda aizņemta, samērā lēta, jā, ja procenta likmes vienmēr būs kredītam lētākas nekā tas kapitāla izmaksas piesaistot privātu kapitālu uzņēma kapitālu. Ja. Līdz ar to tā visa, un varu pieminēt arī Altumu, protams, tā visa ekosistēma. Tā kā mans viedoklis ir tāds, ka mūsu Latvijas ekosistēma ar finansējumu dažādām struktūram ir ļoti labi attīstīta, un principā te mēs atkal atgriežamies pie tas finanšu prātības, tas ir jāparzina, jāparzina, kurā vietā vajag griezties ar kādā tipa projektiem, un šeit es varbūt varu arī ieteikt uzņēmējiem varbūt griezties pie finanšu konsultantiem, jo var griezties, protams, arī bankā, un mēs kā banķieri labprāt norādīsim, kur labāk aiziet, ja piemēram uzņēmums vēl nav kvalificējis banku kredītam, tā kā tādu darbu mēs labprāt veicam un ieteiksim, bet ir arī finanšu konsultanti, kas var nokonsultēt kāda tipa finansējumu un arī palīdzēt varbūt sastrukturēt biznesa plānu un to pieprasījumu pēc finansējuma un kur griezties ar tādu pieprasījumu. Tā kā es domāju, kopumā mūsu ekosistēma diezgan normāli darbojas, bet finanšu prātība, diemžēl brīžiem pieklibo, un arī tā vēlme varbūt aiziet un nedaudz painteresēties, kāda vēl ir varianti, tad tā arī brīžiem pieklibo. Es nekādā veidā neoponēju Roberta teiktajam, piekrītu visam, bet tomēr ņemot vērā tos savus, es atceros, kas notika finanšu sektorā vai lielākajās bankās 10 gadus atpakaļ, tad strādāju Nordea līdz 2014. gadam, un kādi ir bijuši pēdējo 5-6 gadu piedāvājumi. Es esmu spiests teikt, ka tās, ko angliski sauc par financial sophistication, Latvijā ir samazinājies, nevis uzlabojies. Respektīvi, banku piedāvātie pakalpojumi kļuvuši vienkāršāki, standartizētāki un tā tālāk. Un viens konkrēts piemērs ir Ķekavas apceļš, kas tika nofinansēts kā PPP modelis, tiek uzskatīts šobrīd par veiksmes stāstu, mēs visi par to braucam, visi priecājamies. Un man bija tā iespēja, tad, kad tajā finanšu struktūrēšanas daļā bija, kā finanšu konsultantam tur līdzdarboties. Un mēs, protams, centāmies iesaistīt arī vietējās bankas, lai finansētu šo te projektu. Tas bija kopumā vairāk kā 100 miljonu kredītu darījums. Bija ļoti liela interese no Eiropas Investīcija bankas, Ziemeļu Investīcija bankas, Eiropas Rekonstrukcija attīstības bankas, no daudziem privātiem, lieliem, specializētiem infrastruktūru finansējušiem fondiem. No Latvijas banku sektora interese bija 0, precīzi 0, neinteresē, netraucējiet strādāt. Un vienkārši mēs to nedaram. Ir 20 gadi, projekta finansēšana,
Nevajag. Un vēlreiz uzsveru, ka par šo darījumu bija liela interese, liela starptautiska konkurence patiesībā. Un viņš gal beigās tika nofinansēts šobrīd, man liekas, tur ir fiksēta procentu likme zem 2% punktiem 20 gadus. Jā, tā kā droši vien reta valdība šobrīd par tādu cenu var aizņemties. Vai neviena. Jā, nu tad liels paldies visiem paneļa dalībniekiem. Varbūt tāds kopsavilkums, man liekas, no tā, ko mēs tad runājām. Tad visi mēs piekrītam tam, ka, lai ekonomika strauji attīstītos, mums ir nepieciešams, teiksim, ka tā nauda plūst tais uzņēmumos, lai viņi spēj attīstīt šo ražošanu, iziet jaunos tirgos. Un kā es redzu šodien, tad izskatās, ka mums ir gan bankas, kas šajā tirgu ir ilgi pārstāvēts, ar lieliem portfeļiem, labām zināšanām par saviem klientiem. Mums ir bankas, kas strādā tirgos, kas ir gan kreditēšana, gan arī, teiksim, šī jau sarežģītāka produktu izveide, teiksim, klientiem specifiski, kur viņus finansē viņus ar savu lielu klientu līdzekļiem. Nu, un mums ir arī jauni ienācēji, kas, kā vienmēr izstāsta, būs ļoti agresīvi, un es ceru, ka mēs ieraudzīsim daudz ko jaunu, un varbūt tā finanšu pratība un to atkal to interesi, kad ir kaut kas jāmēģina un jāskatās, ka varbūt viss kopā, tad tas izdosies, un tad Andris varēs teikt, ka jā, nu, nav jau vairs tā, ka vienkārši atsūta ēpastu, kur nevar pateikt, kāpēc, tad mums ir jāiet prom. Un noslēgumā droši vien, lai vienkārši varbūt pārmestu to tiltiņu uz to nākošo, kad nu, nav jau tā bilde arī nemaz tik vienkārši tais lielajās bankās, jo lielajām bankām, ja mazās sūdzās, ka tur ir ļoti daudz regulāciju, tad lielām bankām to regulāciju ir vēl vairāk. Un viena no tādām lietām, kur tie, kas banku jomā ir bijuši ilgus gadus, droši vien visi atcerās, ka bija viens tāds brīdis, tad, kad sāka cīnīties, teiksim, ar šo netīro naudu, kad pirmā banka, kas saņēma sodu, viņi bija ļoti skumji un ļoti tā kā sabēdājusies, kā tā var būt, jo viņiem liekas, ka viss viņiem ir labi. Un tad pagāja, man liekas, 2-3 gadi, un nu, tad to sāk savukārt bez mazliet par džentlmeņu komplektu, kad nav jau tādas bankas, kas nebūtu sodīti. Tas ir pagājis, un šodien, bet tā problēma jau ir kāda, ka tās banku tie vadošie cilvēki liela daļa jau ir palikuši, un viņi vēl aizvien atcerās, ka viņus principā sodīja par to, ko viņi nejūtās vainīgi, teiksim, tajā laikā. Un varbūt, ka tā tad ir viena tāda no tām lietām, par ko mēs varam padiskutēt, kas tad būtu jādara, lai tās pašas lielās bankas, lai viņas justos atkal drusku drošākas, teiksim, ka viņas var uzņemties varbūt drusku vairāk riskus, ka viņas var būt aktīvākas un ka viņas atkal var sākt konkurēt, teiksim, par šī tirgus pozīcijas uzlabošanu, nevis tikai noturēšanu. Tā kā liels paldies visiem paneļa dalībniekiem par interesanto diskusiju, un tad tūlītās pārslēdzamies uz nākošo paneli. Paldies!
Tā, un atgriežamies otrajā panelī, kur mēs vairāk jau runāsim par banku sektoru ilgtspēju, vairāk jau no tā kā, es teiktu, tā kā putnu lidojumu, bet cerams, ka arī atgriezīsimies pie ļoti praktiskām lietām, ko mēs tiešām varam ieviest. Un tad otrā panelī tad ir Mārtiņš Kazāks, Latvijas centrālās bankas vadītājs un ilgus gadus arī ekonomists, un es domāju, ka, teiksim, kā reiz šobrīd arī ļoti svarīga loma, jo Eiropas centrālā banka, Latvijas centrālā banka, tas jau ir tā kā viens kopums, un tā kā būtu ļoti interesanti dzirdēt tavu viedokli par pāris šīm lietām, ko mēs pirmajā panelī dzirdējām. Tad Roberts Zīle, Eiropas parlamenta viceprezidents, un arī, teiksim, ļoti zinošs ekonomists ilgus gadus un arī aktīvi darbojies Eiropas parlamentā tieši, teiksim, šī banku regulējuma jomā. Tad Reinis Bērziņš, kurš šodien jau vairāk kārt pieminētā Altuma vadītājs. Un Altuma, nu tā varbūt Reinis droši vien sīkāk pastāstīs, bet tā, ja paskatās, tad šobrīd Altums, man liekas, ir vairāk kā miljardu gan kredītus, gan aizdevumu formā ir palīdzējis tieši šiem maziem vidējiem uzņēmumiem un arī privātu personām nofinansēt lietas, kuras varbūt bankas tāpat negribētu finansēt un tā kā devis varbūt tādu ļoti vajadzīgo grūdienu. Un Nils Melngals, kurš ir šobrīd Luminor bankas padomes priekšsēdētājs, bet arī ļoti aktīvi, teiksim, darbojās šajā finanšu jomā globāli un varbūt, teiksim, kā reiz varētu padalīties arī par to skatu, kā tas mūsu sektors ilgtermiņā izskatās, kā varbūt ārējie investori skatās uz šo tirgu un ko viņi no mums sagaida. Tā kā es sākt varbūt ar to, kad dot vārdu Mārtiņam Kazākam. Lūdzu. Paldies, Mār. Labdien, kolēģi. Liels paldies par iespēju piedalīties. Un liels paldies arī par pētījumu. Manuprāt, tas virkni no lietām saliek ļoti skaidri, saprotami un pēc būtības. Viena lieta, par ko man tiešām prieks. Ja vēl gadu atpakaļ Latvijas banka teica, ka finanšu sektorā konkurence ir pašvaka, ka derētu tā kā mazliet vairāk. Ja? Un tad viss teica, nē, ko tu. Ja? Un bankas pašas arī teica, jo īpaši lielās bankas, ka konkurence ir ok, bet klienti ir dīvaini. Ja? Tad šajā brīdī šī noliekšanas fāze ir ļoti skaidra, ka ir beigusies. Ja? Un mēs jau ķeramies nevis pie tā, ka mēs meklējam, vai konkurence ir problēma, bet skatāmies, kā to atrisināt. Ja? Un tur cepur nost, jo tā jau daļa no risinājuma. Ja? Tā kā ejam uz priekšu, skatāmies, kas notiek. Īsi no manas puses, no centrālās bankas puses, kas, kā jūs zināt, no pagājušā gada arī ir uzraugs un regulators. Ja? Pirms tam mēs bijām divas atsevišķas institūcijas, bet attiecībā uz finanšu sektoru, kas Latvijas ekonomikā ir nepieciešams un kur tas risinājums ir jāmeklē, ir, ka finanšu pakalpojumi ir pieejami un tie ir mūsdienīgi. Ja, un es piekrītu iepriekšējā panelī teiktiem, ka daudzās jomās tie pakalpojumi ir atpakaļ kaut kur 2000. Gadu sākumā. Ja, un tas mūsdienu ekonomikai no dienu neder. Ja, un skatāmies, kā mēs varam gan radīt piedāvājumu, gan pieprasījumu šajā pusē. Un uzņēmēju pusē, manuprāt, un iedzīvotāju pusē, izmantojiet iespējas. Jauns biznesa cikls ir sācies, nenobumbulējam iespējas. Un, kā iepriekšējā panelī mēs ar dzirdējām, ko es absolūti atbalstu, balsojam ar saviem naudas maciņiem. Ja mēs nesaņemam pakalpojumu, kas mums ir vajadzīgs, tad noteikti tirgū kāds atradīsies, kas to iedos. Runājot par bankām, Latvijā nav 4 bankas, Latvijā ir 14 bankas. Ja, līdz ar to tas iespējas ir krietni lielāks un ir arī brīvu finanšu pakalpojumu piedāvājumu pieejamību, ja, visas Eirozonas ietvaros, visas Eiropas Savienības ietvaros. Līdz ar to šeit skatāmies, kur mēs varam izmantot pēc iespējas labāk kā klienti šīs iespējas un atgriežoties atkal pie bankām, un klients, protams, ir vērtība. Ja. Skatieties tālāk par šodienu, lai jūs to klientu nepazaudējat, jo pazaudēt klientu, pēc tam atgūt biznesu atpakaļ ir krietni grūtāk. Tā kā secinājums, tie risinājumi ir kompleksi, un beidzot ir tā izpratne, ka tā ir kopīga problēma. Par globālām tendencēm, un šeit arī Siksnikungs iepriekš minēja, ka 24. gads ļoti atšķirās no 14. gada regulējuma pusē. Tā tiešām ir. Ja, kā mēs redzam, no 14. gada ir izveidots SSM. Ja.
pavisam jauns regulēšanas mehānismus. Un protams, sekas ir no 2008.–2009. gada krīzes. Jā, līdz ar to viennozīmīgi banku sektors ir kļuvis krietni regulētāks nekā tas bija iepriekš. Banku sektors ir krietni labāk kapitalizēts, banku sektors ir krietni drošāks nekā iepriekš. Bet banku sektoram arī nav jākļūst par, es pat latviešu nezinu, kā to pateikt, bet par utility. Ja? Viņš nedrīkst būt, tagad skrūvgriezis, visiem viens. Ja? Banku sektoram ir jāspēj pielāgoties nepieciešamībām. Un tur, protams, tā diskusija starp regulējumu, ja, un starp ekonomikas nepieciešamību pēc finanšu pakalpojumu, tur tā robeža, protams, var būt plūstoša. Ja? Un noteikti, ja ir funkcijas, kā to Latvijas ekonomikā uzlabot, regulators labprāt to pārunās, bet, protams, noteikumi visiem ir vieni. Līdz ar to tas jautājums par bankas drošību un finanšu sektoru izaugsmu tur viennozīmīgi, angliski sakot, trade-offs ir, jā, mums jāatrod tas pareizais līdzsvars. Ļoti uzskatām salīdzinājums pagājušā gada pavasaris, ASV, Silicon Valley Bank un vēl divas citas bankas, Eiropā tāda problēma nebija. Jā, līdz ar to, protams, ciešāka regulācija nozīmē lielāku drošību, bet tas varbūt arī nozīmē, ka vienkārši pakalpojumi nav tik elastīgi un tik dažādos veidos pieejami. Jā. Līdz ar to otra lieta, ko es runāju vēl par to finanšu sektoru ilgtspēju, kā es sapratu, jā, tas paneļa diskusiju saturs par šo. Otra lieta noteikti, ko es uzsvertu, ir tehnoloģijas, kiberriski, jā. Un šī viennozīmīgi ir kāpjoša tendence, ja mēs gribam dzīvelīgu un stipru finanšu sektoru, tad tam būtu jābūt spējīgam vadīt šāda veida riskus. Jā. Un šāda riska, diemžēl, ir kāpjoši. Un mums ECB ietvaros, protams, ir diskusijas arī ar globāla mēroga bankām, un pēdējā laikā kiberrisks viņus uzsver kā galveno problēmu jomu. Jā. Gan uzbrukumu ziņā pašlaik, gan arī, protams, neziņā attiecībā uz mākslīgo intelektu nākotnē. Un tā ir joma, kas noteikti spēcīgam finanšu sektoram būtu jāattīsta. Ģeopolitika. Absolūti. Jā. Ģeopolitika ir vēl viens izaicinājums, un mēs esam uz robežu, bet, manuprāt, tas tikai mums liek strādāt vairāk. Jā. Būt gudrākiem un tālredzīgākiem. Nav ko kavēties atmiņās, 18. gads ir pagājis, AML lietas Latvijas problēma nav, jā. Bankām tāpat, jā, atmiņas varbūt ir nepatīkamas, bet arī uzrauga izpratne ir krietni mainījusies, šīs problēmas ir atrisinātas, esam drošāki, ambiciozāki. Ja kaut kas būs neriktīgi, tad mēs brīdināsim. Mūsu mērķis nav sodīt. Mūsu mērķis ir izveidot pēc iespējas spēcīgāku finanšu sektoru, kas palīdz Latvijas ekonomikai augt, Latvijas iedzīvotājiem kļūt turīgākiem. Tas sākumā. Viss, paldies. Jā, paldies, Lielas. Varbūt mēs varam turpināt, Reini, ar tavu skatu, jo, man liekas, Altums ir viena no tām institūcijām, ko slavina gan uzņēmēji, gan bankas, kas reti, kad tā gadās. Un teiksim, tas jūsu ieguldījums savukārt nākotnē, tai ilgtspējīgā sektora attīstībā varētu būt pat ļoti liels. Jā, paldies. Man liekas, tas Altuma šī brīža spēks ir tajā, ka mēs nedaram tā, kā mēs darījām pirmos 7 gadus. Tātad Altums pasākoši 15. gada, un mums tāds diezgan liels pagrieziens īstenībā bija tieši tas brīdis arī, kad es skatījos pētībām, lai kaut kādā 11. lapas pusē bija viss tas, ko darīja ECB, un likņu celšana bija skaidrs, ka tā rītdiena nebūs tāda kā vakardien. Un es tad arī, cik varēju šodien visu centos noklausīties, kaut kāds 5 tāds lielāks punkts atzīmē, kas ir tieši mūsu pārziņā un kur mēs varbūt nevis tā augstāk, tālāk, stiprāk, bet iemest tādu konkrētību, kā mēs mainījām, lai uz to atbildētu, kas ir šodien ārpus logu joprojām. Pirmais ir, līdz tam mēs ļoti likām uzsvaru tikai uz netiešo kreditēšanu, kas ir garantijas vairāk, un pirmais, mēs nedrīkstējām konkurēt ar bankām, un pirmais, kad atnāk klients, mēs uzreiz runājam par garantiju, un mēs joprojām sakam, bankas mums ir labākie sadarbības partneri visā tajā, kur var kreditēt, tajā skaitā ar fondu naudu. Ja tur nav,
atnāk klients un viņš domā, ka mēs sacentīsimies ar likmi, tā nav tā lieta, ko mēs darām. Ja banka dod piedāvājumu, mūsu uzdevums nav pārtrumpot likmi. Mēs ejam tur, kur ir mazāks nodrošinājums, mazāka pašu daļa un citas lietas, kur ir riskantāks projekts, bet viņš joprojām ir bankable. Tā ir tā labākā praksa. Bet mēs izdarījām izņēmumu, jo mēs redzējām, ka pamainot arī un saldinot garantiju noteikumus, mēs devām likmes atlaides, prēmijas bija 0% un 50% atlaides dažādiem produktiem garantiju. Tas efektu nedeva un portfels palika flat. Likmes joprojām turpināja kāpt, tad mēs ieslēdzām citu ātrumu, ir tiešā kreditēšana. Un tad otrs punkts aiziet, ko mēs darījām tiešajā kreditēšanā, ko jūs esat dzirdējuši, un arī pēdējā laikā daudz ir runāts par RRF un par to aploksni, kas nāca no Eiropas, objektīvi iemeslu dēļ. Mēs šajos jaunajos aizdevumos likām uzsvaru uz to, pa ko arī daudz runā un vajadzēja konkrētību, tās ir ESG aizdevumi. Piemēram, tikko energoefektivitātei var salīdzināt divus projektus, kurus, domāju, visi zin šos uzņēmumus Sakre, tas ir būvniecības materiāla ražotājs, kurš arī no RRF naudas uzlicis ir saules paneļi salīdzinoši nelielā apjomā 250 000. Un otrs ir Avoti, liels ražotājs Gulbenē mēbeļu produkcijai, kur tas projekts ir pilnīgi cits, tur ir 4 miljoni eiro un tur ir viena no bankām un Altuma ekspozīcija aptuveni 1 miljons. Un digitalizācijā ARS un dažādi citi klienti, ko mēs varam šeit saukt. Trešā lielā lieta, ko mēs darījām savādāk nekā līdz šim, mēs atsacījāmies no principa, ka mēs nestrādājam ar grantiem, jo ne aiz labas dzīves, mēs esam lieli patrioti finanšu instrumentiem, bet mēs sākām likt kapitāla atlaides, kas cilvēcīgā valodā ir grants, vēl cilvēcīgākā dāvinājums, tāpēc, ka vienkārši ir tāda laika, ka ar to tu var dot impulsu to ekonomiku pārveidot, padarīt ilgtspējīgāku, padarīt ar digitalizāciju, un visi šie instrumenti, kas nāca no RRF, tie tiek šādā veidā saldināti. Procentu likmes vairākas mēs arī samazinājām. Ja? Labs piemērs ir lauksaimnieki. Bijušais zemkopības ministrs atcerās, kāds bija pagājušais gads, piemēram, ja, sakojot, kas ir nozarē, un piedāvāts tika produkts ar 3,5% apgrozāmo līdzekļu likmi, kas tiem apstākļiem bija salds. Jauni produkti, kurus es jau uzskaitīju, arī daudz īres nami, lieli aizdevumi, un pēdējais, kas man ir piefiksēts kā 5., arī te vairākās vietās pieskārās pie reģioniem. Ir labi lielie projekti, bet bija ļoti svarīgi iedot impulsu arī reģioniem, un mēs tajā skaitā ar Bites kungu janvārī prezentējām produktu, ko mēs pieteicām kā pilotu projektu sākumā 52 miljoni, tūlīt būs pusē un iet tieši tā kā ir plānos, tas apjoms līdz 100 000 absolūti samazināts nodrošinājuma prasības. 25 000, ja viņš ir bankable bez nodrošinājuma, no 25 līdz 50% komercķīla. Tam ir publisks segums, riska segums, kuru mēs vienkārši piestādām rēķinu. Man ļoti simpatizē tie skaiti. Šobrīd aptuveni 75% ir tieši ārpus Rīgas un pie Rīgas, tātad tīri reģioni. Vidējā summa salīdzinoši neliela, 35 000. Kad visi dokumenti ir iesniegti, 5 darbdienās pieņem lēmumu, ja, un tās nozars ir ļoti tipisks tam, kas ir reģionos. Graudkopība, lopkopība, mežstrāde, viesmīlība, ja, ražošana. Ja. Un tā kā šie bija tādi 5 bloki, kas mums ir bijis jauns tieši pēdējā laikā, bet, protams, te ir daudz tematu, valsts banka un vēl tā kā, ja vajadzēs, labprāt komentēšu. Jā, paldies. Varbūt Nila var padalīties ar savu skatu punktu vairāk no bankas, kas, teiksim, ir ar ārvalstu investoriem šeit, un vispār, teiksim, kā mēs, kā valsts, kā mūsu banku sektors izskatās investoru acī. Jā, paldies arī par pētījumu. Es domāju, ka tas ir tāds redzes kodolīgs apkopojums par situāciju banku sektorā, kas, man liekas, visiem noderēs, plānojot arī savu darbu turpmāk. Banku sektors Baltijas valstīs, man liekas, ir ienesīgs un pievilcīgs. Un man šķiet, ka viena lieta, ko mums jāņem vērā runāt par Latviju, ir tomēr, ka mūsu tirgus ir mazs un ka visiem uzņēmumiem, bankām, pakalpojumu sniedzējiem arī jāskatās ārpusē un jāskatās uz šo tirgu plašāk, ne tikai mūsu valstī, protams, ja iespējams eksportēt to, ko mēs ražojam, bet iet runa par konkurenci, es teiktu, ka es īpaši nejūtu, ka tas pietrūk, mēs cīnāmies par katru klientu un
Man liekas, ka ir labi, ka mēs šodien nerunājam par finanšu sistēmas stabilitāti, kā tas ir bijis daudz gadus iepriekš. Un man liekas, ka mēs kādreiz, mūsu atmiņas ir diezgan īsas. Es jau arī savu laiku vadīju Pareks krīzes laikā, un ja mēs atceramies, kas notiek tajā brīdī, domājot arī par bažām par to, ka procentu likums ir izraisījuši lielāku peļņu īslaicīgi bankās, ka es paskatījos ciparus, tajā laikā Skandināvijas bankas ieguldīja 3,7 miljārdus, lai tik galā ar sliktiem kredītiem tajā laikā. Un tad, protams, ka, ja skatās tādā 2 gadu griezumā, tad izskatās, ka bankas pelna daudz, bet procentu likums krīt, konkurence pieaug, kā mēs dzirdējām iepriekšējā panelī. Un es domāju, ka par to ilgtermiņā nebūtu bažas. Man liekas, galvenais ir, protams, lai inflācija būtu zemāka un arī, lai karš Ukrainā beigtos. Es domāju, ka tajā brīdī, kad karš Ukrainā beigsies, tad arī būs diezgan liels izrāviens un arī līdzekļi būs lētāki visiem. Tā kā es domāju, ka investori skatās ilgtermiņa skatienu, ka tomēr pieņemot, ka tas karš beigsies kaut kādā brīdī, cerams, ka drīz, ka izredzes ir ļoti liels gan banku sistēmai, gan mūsu ekonomiskiem rādītājiem kopumā. Man liekas, ka arī tas, ko daži minēja agrāk par regulātoru iesaisti, protams, mums tā slodze ir ļoti liela attiecībā uz visu noteikumu izpildi, uz to, vai klienti ir atbilstoši, vai viņi ir maksātspējīgi. Atkal krīzes dēļ, protams, daudz šīs jaunās normas tika ieviestas. Es domāju, ka viena no labākām lietām ir, ka pārvalde ir daudz spēcīgāk ne tikai bankās, bet vispār uzņēmumos Latvijā. Un tas arī palīdz veicināt investoru uzticību, un es domāju, ka ar to arī tiks vairāk līdzekļu piesaistīt. Es arī strādāju Printful valdē, kur ir arī labi strādāt uzņēmumā, kas nav regulēts tik ļoti, un redzēt, cik brīvi var strādāt. Bet arī tur, piemēram, es domāju, ka ir pozitīvas pazīmes, lai gan lielākā daļa tā uzņēmuma darbība ir Amerikā. Galvenā mītne tomēr paliks Latvijā. Mēs cenšamies pēc iespējas vairāk piesaistīt darbinieku šeit. Bet atkal runāju par banku finansējumu pieejamību. Viņi arī, protams, skatās un var piesaistīt līdzekļus no bankām ārpusē, arī Amerikā. Tā kā mums arī jāskatās uz to tirgu un konkurences plašāk nekā tikai Latvijā, bet tas ir tomēr globāls tirgus, un es ceru arī, ka par spīti karam, tad, kad mēs esam laiduši obligācijas, interesi ir ļoti liela, protams, procentu likums ir saglabājās diezgan augsts, bet ka tas viss kritīsies un stabilizēsies nākamā 2-3 gadu laikā, cerams, es domāju, ka būs liels izrāviens un arī būs krietni vairāk kapitāls pieejams tiem, kas grib aizņemties. Jā, paldies. Un varbūt Roberts var padalīties atkal no tāda Eiropas skatu punkta, jo iepriekšējā prezentācijā tu teici, ka tur ir virkne ļoti daudz izaicinājumu, ko nekādi nevarēs realizēt tikai ar publisko naudu, ka tur noteikti vajadzēs šo privāto, bet varbūt ir kādas idejas, kas tad būtu jādara, lai mēs būtu ne tikai augoši, teiksim, šeit Latvijā, bet lai visa Eiropa, teiksim, sākt atgūt to konkurētspēju pasaules mērogā. Jā, paldies, Māri. Man tiešām prieks par šo konferenci un par pētījumu. Un arī būtu gods te uzaicināt šeit runāt panelī ar gan Centrālās bankas pārvaldību, gan attīstības institūcijas vadītāju Latvijā un Nilu, kuram ir milzīga pieredze starptautiskā finanšu pasaulē. Tas, ko es, protams, varu skatīties, man dzīve ir aiznesusi mazāk, teiksim, no tādas skata punkta, kas ir no Latvijas, bet man bija ļoti interesanti arī iepriekšējais panelis. Līdz ar to es redzu, kā arī no pētījuma tas, ka konkurence, kas varētu piespiest ilgtermiņā attīstīt kreditēšanu un pieejam vispār finansēm, pārāk lielas iespējas nav. Tur bija tāda chicken and egg situācija, viss tas nulles princips, kas pa priekšu. Ja ekonomika augs, tad būs lielāka, bet ja neaugs, tad kāpēc viņa augtu, ņemot vērā vēl šos ģeopolitiskos riskus un citas aspektus, tur mazliet ir tāda problēma. Līdz ar to es personīgi redzu, ka vienīgais ir tas, kas to pārlikt uz konkurenci, un to arī Andris Bita teica, tā tad iziet ārpus Latvijas finansēšanas
jauta pie kapitāla tirgus, pie banku kredītiem. Es saprotu, ka tur ir šķēršļi, un es labprāt dzirdētu vēl, ja būs mums kaut kā iespēja šeit debatēt, kur ir šķēršļi no tie, kuri vēlētos aizņemties ārpus Latvijas un finansēt savu biznesu tur, vai arī finansistiem no tiem aizdevēju puses, vai arī kapitāla ieguldītāju puses, kur viņi redz problēmu aizdot Latvijas uzņēmumiem, kas varbūt nav pārāk lieli vai kas ir pietiekami lieli. Man liekas, ka tā atslēga ir pavērt vaļā šo te Eiropas kopēju institūciju. Un šeit es mazliet jau ievadvārdos iezīmēju, tas Enrico Letas ziņojums, tur vēl interesants lietas, ko es labprāt dažas pazīmes patestētu jūsu profesionāļu vidū, kā tas varētu strādāt. Jo es domāju, ka jaunā komisija lielā mērā ņems vienotā tirgus finanšu jomā tos aspektus no šī ziņojuma. Tas būs diezgan daudz pamatā, ja tā būs Fonda Lions komisija, tad tas, man liekas, diezgan lielā mērā balstīsies uz to. Un te ir daži skaitļi, teiksim, 620 miljardi katru gadu vajag tikai Green Deal and Repower EU programmām. Tad bez privātām investīcijām tur vispār nav. Vēl ir aizsardzības joma, militārā industrija, kurā vēl vispār cipars nav noteikts. Tā ir milzīga nauda, kas, protams, nekad nebūs publiskās naudas koferos. Tas būs tikai ar privātām. Jautājums, vai jūs kā, teiksim, redzat, ka tādas skaitļas vispār varētu Eiropas apurināt, lai gan tie 33 triljoni, ko es minēju, kas atrodas aktīvu pusē Eiropas Savienībā, un tie 34% ir tekošajos kontos atrodas no šīm Eiropas Savienībā. Milzīga nauda, kas netiek pratīgi izmantota, teiksim tā. Un tad ir tādi produkti ieteikti, protams, tas klasiskais metode, kas šeit ir kapitāla, piedāvājums kapitāla sastāvā. Tā Savings and Investment Union, tas, kas ir paredzēts Eiropas Savienības vienotajā tirgu. Un tur ir, protams, komponente piedāvājums, pieprasījums un institucionālā iekārtojums un tirgus struktūra, ko parasti Eiropas Savienība mīl noteikti likumdošanas formā. Un tas būtu interesanti jūsu reakcija, vai tas iedrošinās pensiju fondus taisīt kopējas Eiropas Savienības produkts pensiju fondiem vai apdrošināšanas kompānijām nākt ar savām naudām iekšā, lai kāda būtu likumdevēja teiksim, iespēja kaut ko tādu sagatavot, kas iedrošinātu privāto investīciju pārvaldītājs Eiropas Savienībā nākt iekšā ar šiem te produktiem. Un vēl viena ļoti interesanta tēze, ko es labprāt pie jums pajautātu, kā jūs to redzat. Ja, protams, atdala mazo vidējo kapitāla tirgu, mazo vidējo uzņēmumu kapitāla tirgu, kas jābūt atdalītam no kopējā. Pretējā gadījumā tas neies. Tur ir dažas tādas metodas ieteiktas. Tā skaitā viens, kas man šķiet ļoti interesants, tiks radīts Use Stock Exchange for Deep Tech. Tātad dziļo tehnoloģiju kompānijas, lai varētu konkurēt ar amerikāņiem, ķīniešiem un citiem globāli un radīt biržu Eiropas Savienības mērogā, kurā, protams, pašreizējās, teiksim, akciju nacionālajos līmeņos, kur tiek tirgot šie liela riska uzņēmumi, no kuriem daudz droši vien var arī bankrotēt, bet ja viņiem paveiksies, viņi iegūs milzīgu iegūmu no šī kapitāla atdevē, ja viņiem būs tā, kā tas ir Amerikas milžiem. Tātad, un pašlaik, protams, Eiropas investori šajās nacionālajos biržu līmeņos piedāvā krietni neizdevīgāku cenu nekā tas būtu Amerikas biržā šiem deep tech uzņēmumiem. Tātad, kā jūs redzat, vai tur kas var iznākt vai nevar iznākt, ja iet šādu ceļu nākošos 5 gadus un mēģina radīt šādu Eiropas Savienības biržu arī priekš deep tech, lai konkurētu globāli? Paldies. Nila Mārtiņa, varbūt jūs gribat nokomentēt? Es gribētu mazliet atkāpties atpakaļ arī, ja, un mēģināšu arī uz tām jautājumiem, bet tā pirmā intervencija iedeva tikai virsrakstus. Ja? Vienkārši, lai saprotam, par ko runājam. Protams, tur vēl arī ir ilgtspēja, ja? Klimata pārmaiņas, tehnoloģiskas lietas. Tā ir joma, bez kā finanšu sektors nevarēs dzīvot. Ja? Teiksim, Latvijas bankā mēs par šo esam veikuši arī virkni pētījumu, skatoties, piemēram, uz apdrošināšanas jomu. Eiropā vispār tikai 25% no klimata riskiem ir apdrošināti. Ja? Un, ja kaut kas notiek, tad, protams, ietekme uz uzņēmumiem un uz finanšu sektoru ir ļoti būtiska. Bet es gribēju atgriezties atpakaļ pie konkrētām lietām, ja, kas slēpjās aiz visām šīm konkurences lietām, kā to konkurenci tiešām padarīt spēcīgāku, ko mēs Latvijā jau esam izdarījuši, ko mēs tuvākajā laikā no Latvijas bankas puses arī darīsim, un kur jau mēs sadarbojamies ar dažādām institūcijām, tā kā, piemēram, Altums arī, un tā tālāk. Ieskicēšu dažas lietas, ja jautājumu droši prasiet. Finanšu sektors, protams, ir ne tikai bankas, līdz ar to būs arī par nebankām stāsts, bet runājot par bankām. Mēs, protams, atbalstam mazu banku pieņemšanos spēkā,
Ja? Līdz ar to, ja mazas bankas apvienojās un aug lielākas un kļūst par būtiskākiem nišu spēlētājiem, ja? Tas ir, ko mēs no uzraudzības un regulēšanas puses ļoti labprāt redzam. Runājot par klientiem, ja? Viena no lietām, ko mēs redzam, ka klientam pašam ir ļoti grūti balsot ar savu naudas maciņu un iet no vienas finanšu institūcijas uz otru. Pārfinansēšanās lietas, ja? Teiksim, hipotekāro kredītu pārfinansēšana. Tas process ir sakārtot, cerams, ar nākošo gadu, kad vairs nebūs tas. Nākošajā gadā visticamāk beigsies šis kredītņēmēja atbalsta mehānisms, kas pietiekoši liels, lai šajā brīdī neiedarbinātu klientiem vēlmi staigāt apkārt. Nākošajā gadā, cerams, tas sāks strādāt, un līdz ar to privāta persona pusē hipotekāro kredītu pārfinansēšana kļūs krietni pieejamāk, un tad jau cilvēkiem būs krietni lielāka iespēja šīs likumas dzīt uz leju. Pašreizajā brīdī strādājam arī pie līdzīga risinājuma uzņēmuma pusē, jo, ja uzņēmumu grib pārfinansēties uz citām kredīti iestādēm, tad parasti soda nauda ir 1 līdz 2% punkti, ja, un tik daudz lētāku kredītu visticamāk neviens nevar iedot. Līdz ar to tur tā barjera arī ir pārāk liela. To mēs ļoti ceram, ka šī gada laikā tas arī tiks izdarīts un paņemts nos, un nākošo gadu, cerams, arī tie noteikumi kļūs krietni pieejamāki. Runājot par, piemēram, vienu no transmisijas lietām, ja, kāpēc depozīta likums sākotnēji aug ļoti lēni, ja, viena no lietām, ka cilvēki par to nav informēti. Līdz ar to mēs regulāri publicējam gan kredītu, gan depozītu likumus, lai cilvēki var izvēlēties un uzņēmumu, kur labāk noguldīt, ja, un kur tad var nopelnīt vairāk. Pēc mūsu ieteikuma arī Finanšu ministrija un valsts kases sāk izlaist valsts obligācijas, krājobligācijas, līdz ar to, kas arī palielināja mobilitāti un termiņu noguldījumu galā. Protams, mēs redzam, ka likums īstenībā Baltijā un Latvijā tā skaitā ir viens no augstākajām Eirozonā. Līdz ar to tur tā procentu likuma monetārās politikas transmisija bijusi ļoti strauja. Kur ir problēma, ka cilvēki ir ar vāju finanšu pratību un līdz ar to tur naudu vienkārši norēķina kontā. Ja? Un tur tiešām ir ļoti nepieciešama izglītība. Pie tā mēs arī strādājam, ja, reģionu programmas, lai cilvēkiem un uzņēmumiem parādītu tiešām, kā viņi finanšu tirgus var labāk izmantot, un tur Signet pieredzes stāsts ir, manuprāt, ļoti labs, bet tā nav vienīgā finanšu institūcija, kas ar līdzīgām lietām strādā. Ja. Mums vienkārši ir jākļūst krietni prasmīgākiem, lai šīs lietas izmantotu. Par reģioniem. Mēs esam veikuši ļoti plašu un padziļinātu analīzi par kreditēšanu reģionos. Viena no lietām, ko mēs ļoti skaidri redzam, ka hipotekārie kredīti zem 25, zem 30 000 eiro reģionos praktiski netiek izsniegti. Ja, tur tiek izsniegti tie kā patēriņa kredīti, kur likums ir vismaz 2 reizes augstāks. Līdz ar to tā ir tīra tirgus kļūda, kur mēs ar Altumu esam jau kādu brīdi apkaļ pārunājuši, un tur šis pakalpojums kā tieši kredīts tirgu, lai sakustinātu šo tirgu, un Komercbankas tajā tirgu ieiet pēc tam, manuprāt, ir ļoti labs risinājums, kas palīdzētu reģioniem. Līdz ar to ir ļoti daudz dažādu mazu lietu, ko ikdienā neredz, piemēram, risku svaru samazināšanu komerciālam nekustamam īpašumam, kas to arī padara konkurētspējīgāk, ja, kreditēšanas pusē, līdz ar to nepieciešams mazāks kapitāls pretīm. Tāds nitīgi-ritīgi lietiņas, kas prasa industrijas prasa un pēc tam to ikdienā ieviest. Runājot par nebankām, es teiktu, ka Eiropas problēma ir, ka finanšu sistēma finanšu sistēmā ļoti dominē bankas. Ja, bankas ir nepieciešams, un bankas ir laba lieta, bet bankas nebūs finansētāji visos tirgus segmentos. Bankas tomēr finansēs diezgan jau tādus nobriedušus uzņēmumus vairumā gadījumu. Līdz ar to ir nepieciešama pārējā infrastruktūra, un šeit Eiropas problēma un Latvijas problēma arī, protams, ir neattīstīti kapitāla tirgi. Ja? Un šajā jomā arī mums ir izveidota smilškasti, kur mēs ar lielāko prieku lēžam cauri un apmācam uzņēmumus, kas viņiem būtu jādara, lai viņi finanšu tirgus iekļūtu. Mums ir izgājuši virkne pašvaldību, tā skaitā Rīgas uzņēmumi. Mēs ļoti ceram, ka vienā brīdī viņi tajā finanšu tirgu iestartēs, ja? Jo pašreizajā brīdī naudas trūkums nav Latvijas problēma. Latvijas problēma ir tā, ka mums tur naudu ir ļoti grūti investēt. Šeit Latvijā nav finanšu instrumentu. Ja? Un līdz ar to liela daļa dažādu investīciju, tas pats otrais pensiju līmenis, ja? Aiziet uz ārzemēm, jo vienkārši Latvijā nav kur.
Jā. Līdz ar to kapitāla tirgus attīstība ļoti svarīga. Vēl viena lieta, protams, ko mēs skatāmies, ir ne tikai bankas, ne tikai mazās bankas, bet pašreizajā brīdī strādājam arī pie KKS regulējumu. Jā. Šajā, proti, krājasdevu sabiedrības, jā. Šajā juridiskajā regulējumā viņas juridiskām personām aizdot naudu nedrīkst, jā. Un viņa arī riska pārvaldība tam nav piemērota. Mēs jau pagājušajā gadā aizstrādājām risinājumu vienu soli sperot uz priekšu. Tas mazliet tā kā iesprūdis ir Finanšu ministrijā, bet mēs novienojamies, ka tas process sāks kustēties un iet uz priekšu. Un visticamāk, tā reforma būs diezgan līdzīga tam, kas notika Lietuvā vairākus gadus atpakaļ, kad tiks stiprināts KKS segments, jo viņi ir reģionos, viņi redz, kas ir uz vietas, ja? Viņi labāk spēj pārvaldīt šos riskus, un pašreizajā brīdī viņi nedrīkst izsniegt naudu juridiskām personām. Ja? Šis, manuprāt, būtu jāmaina. Es ļoti ceru, ka tuvāko pāris mēnešu laikā mēs būsim novienojušies par to iespējamo risinājumu ar finanšu politikas veidotāju, proti Finanšu ministriju, un tad jau rudenī, cerams, nepieciešamās pārmaiņas likumdošanā tiks virzītas. Mēs arī skatāmies uz tādu iespēju kā vieglāka bankas licence. Es šajā brīdī neko nesolu, tas ir darba procesā, ja? Nevis 5 miljonu šī licence, bet, piemēram, 1 miljonu licence. Pie tāda iespējama risinājuma mēs arī skatāmies, lai tas finanšu institūciju tvērums būtu krietni plašāks un arī spētu specializēties un reģionos būtu klātesošāks. Nerunāšu par to, ka mēs redzam, ka lielās bankas no reģioniem pēc būtības daudziem ir aizgājuši. Ja? Bauskā, Limbažos, Kuldīgā, Jūrmalā, ja, banku filiāļu pašlaik vairs nav. Ja. Mēs esam iesnieguši priekšlikumu Saeimā, ko mēs ceram, ka rudens pusē tas arī tiks atrisināts. Tas nenozīmē, ka visi ir jābūt filiālēm, ja, jo šie pakalpojumi, protams, ir ļoti dārgi. Ja. Bet ir jāatrod līdzsvars, lai reģioni, un mēs braucot uz reģioniem, to ļoti skaidri dzirdam, ka viņi vairs īsti nesaprot, ko banka domā, ja, un līdz ar to viņiem tā finanšu pieejamība arī kļūst krietni vājāka. Bankām būtu jāzina vairāk, kas notiek reģionos, kas ir svarīgi uzņēmējiem, kas ir svarīgi iedzīvotājiem, un tā pašā laikā iedzīvotājiem ir jāspēj saprast, ko banka īsti no viņiem grib. Līdz ar to tur mēs mēģināsim atrast tādu līdzsvaru punktu, ja, lai tas nebūtu pārāk dārgi, bet tā pašā laikā pieejamība būtiski uzlabotos, jo šajā brīdī mēs redzam, ka pirms Covid bankas aizgāja un pēc Covid neatnāca atpakaļ. Ja. Un mēs redzam arī daudzus akadēmiskus pētījumus, piemēram, tā pašā Zviedrijā, kur ekonomiskā izaugsme reģionos samazinās, tad, ja pazūd šī saite ar finanšu sistēmu. Ja, līdz ar to atjaunot šo saiti ir ļoti, ļoti svarīgi. Vēl par nefinanšu uzņēmumiem, tādiem kā maksājuma iestādes, tādi kā elektroniskās naudas institūcijas. Mēs strādājam pie tā, lai atļautu piekļuvi centrālās bankas maksājuma sistēmām. Un mūsu uzstādījums ir sekojošs. Protams, tas ir jāsaskaņo viss Eirozonas ietvaros, jo mēs esam daļa no Eirozonas, un šīs maksājuma sistēmas arī daļa no Eirozonas. Uzstādījums ir vienkāršs, ka šādiem pakalpojumiem ir jābūt, jo tas ir svarīgi ekonomikas izaugsmai. Un otra lieta, vai nu visiem, vai nevienam. Ja? Nevar būt tā, ka mūsu kaimiņi to izmanto, un mums tas nav pieejams. Ja? Līdz ar to šajā brīdī mums šī diskusija ECB notiek. Es ļoti ceru, ka tuvāko mēnešu laikā mums būs skaidra atbilde, un tad jau no nākošā gada sākuma mēs šādu pakalpojumu, es ļoti ceru, finanšu sektoram varētu sākt sniegt. Un tas nozīmē, ka maksājumu sektorā bankām noteikti būtu lielāka konkurence arī no citiem finanšu tirgus spēlētājiem. Šie daži no elementiem, jā, pie kā mēs Latvijas bankā, gan kā centrālā banka, gan kā regulators, gan kā uzraugs strādājam, mēs esam atvērti sadarbībai. Ja jūs redzat, ka mēs kaut ko varam darīt labāk, lai Latvijas ekonomika iegūtu, jā, lai finanšu sektors attīstītos straujāk, joprojām būtu drošs, jā, jo drošība ir ļoti svarīga lieta. Cilvēkiem jābūt pārliecinātiem, ka viņi naudu bankā var turēt, jā, un par to nebaidīties. Ja, bet ar drošību vien nepietiek, ir nepieciešama arī attīstība. Un savukārt Eiropas Savienības aktualitātes
manuprāt, mēs esam, jā, Eiropas Savienības aktualitātes ir mūsu aktualitātes. Tas ir tas, ko es arī gribu teikt, vai ne? Mēs, protams, varam mēģināt paši savā reģionā kaut ko darīt, jā? Bet mūsu reģions arī ir mazs. Jā? Baltija ir, cik tur to miljonus iedzīvotāji ir? Jā? Tas nekas liels nav, tā ir vienkārši viena liela pilsēta. Jā? Viena liela pilsēta. Ja mēs skatāmies uz finanšu sektoru, tad mēs, diemžēl, šeit neesam unikāli. Visā Eiropā mēs redzam, ka banku sektora tas sniegtais pakalpojums tomēr diezgan atpaliek no mūsdienīga pieprasījuma, ja, un piedāvājuma. Tur tā satikšanās nav. Jo īpaši centrālajā Eiropā, Dienvidu Eiropā un Austrumu Eiropā. Tur banku sektors nav pilnvērtīgi pienesis tas iespējas ekonomikā. Savukārt pārējie finanšu tirgus spēlētāji nav attīstīti. Līdz ar to atkal, diemžēl, atgriežoties tādā virsrakstu līmenī, mums būs ļoti grūti ar ekonomikas izaugsmu nākotnē, ja mums nebūs spēcīga konkurence banku sektorā visā Eiropā, ja fragmentācija būtiski nemazināsies, jo pašreizajā brīdī tas finanšu tirgus ir nacionālo robežu ietvaros, ja? Un tur bez banku savienības un bez kapitāla tirgus savienības, pilnvērtīgas attīstības, diemžēl nekas nebūs. Ja? Līdz ar to šeit ir tiešām nepieciešama tāda politikas līmeņa lēmumi, kas vienkārši pasaka, beidziet ņemties pa pagastiem, ja? Domājam krietni plašāk. Ja? Un tas pats attiec arī uz Latvijas finanšu institūcijām. Mums jau nav jāapkalpo klienti tikai šeit. Mēs mierīgi varam iet pa visu Eiropu. Finanšu pakalpojumu sniegšanas brīvība ir. Ne tikai mums kā klientiem to saņemt, piemēram, no Lietuvā reģistrētā Revolut, bet arī mums pašiem iet, uz Portugālu, ja, un sniegt pakalpojumus tur. Tas nav vienkārši, tas ir izaicinoši, bet tieši to arī tā pakalpojumu sniegšanas brīvība nodrošina. Ja. Paldies. Jā, paldies. Nil. Jā, es gribēju, man liekas, pa vienu robu, kas mums vēl aizvien ir finanšu tirgu, tas ir akciju investori, mazo vidēju uzņēmumu vidū, un es domāju, tāpēc arī ļoti apsveicam arī visu, ko Altuma dara šajā jomā, jo, ja skatās globāli, viss tā nauda, kas tiek uzkrāta pensiju fondos starptautiski, aiziet ļoti lieliem fondiem, un viņiem ir ļoti augsts slieksnis investīcijām. Tā kā ļoti reti gadīsies, ka būs uzņēmums, kur varētu ieguldīt 100 miljonus vai miljārdu vai vairāk. Toties ir atkal tie saucamie venture capital fondi, kas iegulda startupos, kas diemžēl notiek biežāk Igaunijā un Lietuvā nekā Latvijā. Bet arī šeit tas notiek arvien vairāk, bet starp tām divām iespējām ir vakums. Un es domāju, ka šeit ir liela iespēja arī tiem vienražu īpašniekiem, kas nopelna naudu, un citi, man liekas, arī sāk skatīties uz iespējām mazo vidēju uzņēmumu akciju un kapitāla ieguldījumos, jo bez tā tad, protams, bankas finansējumu vien nepietiek, tur vajag finanšu investors arī, kam ir zināšanas, kas var arī palīdzēt uzņēmumiem attīstīt plānus, tāpat kā tas notiek ar lielākiem uzņēmumiem citur, bet mēs esam iekrituši dēļ mūsu tirgu izmēru, ir tāds robs, ko jāizpild, un es domāju, ka tā ir liela iespēja, bet kamēr tas aizpildīsies, es domāju, ka tā līdzekļu piesaistīšana nebūs tik vienkārši. Bet vai tu varētu teikt tā, ka mēs šodien fokusējamies uz banku sektoru, bet faktiski, lai tā sistēma sāktu strādāt, tad ir arī viss kapitāla tirgus. Tā būtu varbūt tā nākošā tēma, ka viņai ir jāattīstās, ka uzņēmumi saprot, ka var iet biržā, ka var skotēt savu kapitālu, ka var aizņemties arī biržā. Un ka bez tā principā mēs, runājot tikai par banku sektoru, droši mēs tālu netiksim, vai ne? Jā, bez īpašniekiem nav kam aizdot. Tieši tā. Arī pret tādiem, kuriem ir izaugsmas vīzijas, arī cerams ārpus valsts, vai ne, kur ir lielāka izaugsmas iespēja. Un šeit arī droši vien jāskatās uz valsts uzņēmumu pārvaldi kā tādu. Es domāju, ka arī Latvija ir viena no retām vietām, kur padomēs ir jābūt valsts amatpersonu, lai pildītu šos pienākumus. Ukrainā valsts uzņēmumos es vadu vienu padomu
Ukrainā valsts bankā, kur nav jābūt kā valsts amatpersona, jo viņi un valdība izlēma, ka viņi ir piesaistīti starptautisks eksperts padomēs, lai palīdzētu attīstīt plānus un tā tālāk. Tā kā, man liekas, tas arī viens no tādiem konkrētiem jautājumiem, ko likumdevējiem vajadzētu apsvērt Latvijā izmainīt. Jā, paldies. Rēda, varbūt. Jā, es gribēju arī reflektēt par jau pieminēto pensiju fondu iesaisti plašāk, arī ko Zīleskungs runāja. Man liekas, ļoti pareizi, un vismaz no Latvijas iedot to vienu piemēru, nav daudz tādu piemēru bez apkārt runāšanas, bet tādu ļoti labu piemēru, kuri bijis pensiju fondā sajūdzot kopā ar publisko naudu, bet Covid laikā bija daudz lietas notika labāk ātruma ziņā, tajā skaitā ar Eiropas komisiju. Un mums izdevās saskaņot to pašu kapitāla fondu, kur mēs gājām vai no ar kapitāla instrumentu vai kvazi kapitāla instrumentu. Un tajā reizē mēs bijām ļoti priecīgi, ka to fondu izveidoja ar publiska naudu un bija SEPS, Svets, Luminors, Citadele, kā saka, you name it, no Latvijas lielākie spēlētāji šajā fondā pievienojās ar otriem 50 miljoniem, bija 100 miljoni. Un tas bija piemērs, kur pensiju fondi arī tās investīcijas, kas bija, tie ir nopietni uzņēmumi, Primex, visi zina, betona ražotāji, un Elko lielākais IT tirgotājs, preču arī eksportētājs, principā lielākais eksportētājs Latvijā, Mogotels viesnīcu ķēde, Aikotons rūpnīca Liepājā, tās visas bija biļetes līdz 10 miljoniem. Atdeve nebija tāda, ka tā ir subsidēta, bet nebija arī mežonīgs tirgus. Ap 6–7% kā minimums kaut kāda mērā arī bija jābūt, tāda konkrētība. Un es neredzētu šeit problēmu, kāpēc varbūt to nevar padomāt arī plašāk, un arī Malgaļa kunga jau arī tikko pieminētās tās aktivitātes kapitāla tirgu. Mums tagad ir Relation tieši fonds izveidots IPO, tieši šīm te lietām, kuras varbūt pēdējās divās sadaļās izskanēja. Un pēdējais, ko es gribēju arī varbūt reflektēt, arī tiešām arī paldies Latvijas bankai ar Mārtiņu. Mums ir bijuši arī tās sarunas un arī izstāstīt to ideju pa mazajiem kredītiem. Ja tagad pārlecam no uzņēmējiem hipotekāriem, man liekas, ir ļoti pareizi arī, jo mēs iedavām šobrīd mandātu reģionos tās pašas mājokļu garantijas, ko visi zina šo programmu, kur tur 10, 15, 20%. Bet šobrīd, ja tas ir reģionos, tad tas limits jau ir cits - 30, 40 un 50%, ko var izmantot. Jāsaka, ir atklāti, aktivitāte nav tik liela. Ja tas tā turpināsies, līdzīgi kā es teicu, pa uzņēmējdarbību jāieslēdz nākamais ātrums, kur mēs ar bankām nekonkurējām, mēs neredzētu problēmu, kāpēc mēs nevarētu iet šajā piemērā, ko Kazākungs aprakstīja. Jā, liels paldies. Mēs tuvojamies noslēgumam mūsu paneļa diskusijai. Man liekas, ļoti vērtīgs skats īpaši sajūtas kopā gan ar pētījumu, gan ar iepriekšējo diskusiju, gan šeit, kad faktiski ir daudz lietas, kas tiek darīts, ir, laikam tās tie punkti, ko Jānis pētījumā minēja kā galvenos, kā mēs redzam, kam būtu jādara. Prieks dzirdēt, kad Mārtiņš nav pret to, ka tas varētu būt kaut kas, uz ko mēs skatāmies. Jā, mēs noteikti esam šobrīd super situācijā, jo mūsu finanšu sektors ir stabils, bet vienlaicīgi ar stabilitāti nāk arī tā vēlme, varbūt, ka lai tad viņš arī paliek stabils. Un tā kā droši vien tas vēlējums droši vien gan no uzņēmējiem, gan no bankām, gan droši vien cerams, ka arī no regulātoriem, kad mums ir jābūt aktīviem, mums ir varbūt pat bankām arī jāiet darboties citos tirgos, lai redzētu, ka tas nav tikai viens tirgus, kur mēs darbojamies, un ka tas viss varētu novest pie tā, ka nākošo gadu laikā mēs redzētu, ka mūsu ekonomika sāk attīstīties straujāk kā kaimiņiem, un ka mēs atkal nonāktu tajā iedzīšanas fāzē, nevis sekošanas vienkārši fāzē. Paldies liels, vai ir varbūt kādi jautājumi no paneļa? Paldies. Jā, ir banku sektora konference, bet praktiski visi jūs pieskārāties kapitāla tirgumu. Un ļoti droši vien pamatoti, un bankas uzaicina, ka jums, kad ir vajadzīga būtībā konkurence no kapitāla tirgus. Tas, ko valsts ir mēģinājusi darīt, vai finanses ministrijas personā, lielie uzņēmumi,
valsts uzņēmumi, arī Rīgas uzņēmumi. Bet noliksim to, tas ir arī pareizi, bet mēs apmēram zinām, kas tur notiek un kā tas tur notiek. Un cerams, ka kaut kas notiks, jo ar to varētu pacelt procentu, kur mēs stabili atpaliekam no Lietuvas, Igaunijas, no visiem kapitāla tirgus attīstībā. Bet es piekrītu arī tam, ka kapitāla tirgus attīstībā, ka tas ir tiešām vidējā līmeņa uzņēmumiem, privātiem sektoram ir ļoti, ļoti nepieciešami. Jūs jau daudz minējāt, bet par cik jūs tik daudz minējāt? Vai tomēr ir vēl kaut kas, ko mēs varam praktiski darīt, lai tas notiktu? Jūs jau man tā tuvu tam esat, bet vai kaut ko vēl varam izspiest vai no pašas mūsu biržas vai līdzīgi? Ja var no kapitāla tirgus, man liekas, foršas tās apaļās frāzes, bet vienā brīdī tur ir jābūt konkrētiem lēmumiem. Mums pašiem, piemēram, tagad modē runāt tur par obligācijām, un te uzņēmums kāds emitēja, un tad skatās pareizi, nepareizi, un tur mēs kolēģis nekomentēsim to, ko mēs paši darījām. Mēs 5 reizes emitējām obligācijas, tajā skaitā uz programmām, kur ir labas lietas, labas idejas, bet finansējumi kaut kādu iemeslu pēc nav. Ja? Un tur ir kaudz ar mājasdarbiem, kas ir jāizdara, bet tu vari piesaistīt finansējumu. Mēs sākām ar 1,3 un nobraucam lejā pat līdz 0,5 kuponam. Ja? Un tu ļoti viegli vari dot pēc tam finansējumu uz ļoti labām saldām likmēm, tur ilgspējīgiem produktiem un tā tālāk. Tā ir viena lieta. Otra lieta, man liekas, tiešām mēs saprotu 90. gadu sentiments un privatizāciju un citas lietas, bet arī tajā diskusijā, kas bija jau pirms pāris gadiem ar lielām amatpersonām Altumā, man liekas, ir vienkārši jānodefinē kaut kāds tas rāmis, ir jānodefinē, cik ir tie procenti, uz ko var pretendēt. Protams, ka tur iet runa ne jau, tad jābūt zem vairākuma, ja? Ir jānodefinē, kam tas, ar kādu tu piedāvājumu ej tirgu, bet vienkārši ir jābūt tiem pirmajiem. Kamēr tās būs tikai sarunas, manuprāt, atkal paies 2 gadi un vēl 2 gadi un maz ko notiks. Un viens no instrumentiem, kas ir akcionāriem, ir tāds instruments kā gaidu vēstuli. Viņi vienkārši ieraksta, ko viņi sagaida no menedžmenta, un vai tas tiek īsā laikā implementēts vai nē. Un, protams, ir ļoti nozīmīgi uzņēmumi, ar kuriem nevajadzētu tur varbūt šo visu uzreiz attiecināt. Es domāju, IPO tieši to sadaļu. Bet ir vesela kaudze, kuras neredzētu iemeslu, kāpēc šādā veidā tu pirmkārt nepiesaisti kapitālu, otrkārt arī privātā investora to labo praksi. Es gribu iedot vienu piemēru. Vienkārši esiet... Apzinieties savas tiesības, ja, gan kā uzņēmēji, gan kā klienti, gan tiesības, gan iespējas attiecībā uz kapitāla tirgu. Ja, tā viennozīmīga ir iespēja. Ja, skatieties. Bet es iedošu, manuprāt, ļoti labu piemēru, ja, kas apliecina, ka lietas var mainīties, un tās mainās. Paskatāmies uz hipotekāriem kredītiem. Ja. Pēdējo pusotra laikā. Jā, mums kredīti vēsturiski ir bijuši viena no dārgākajiem Eirozonā. Jā, net interest margin ir bijis viens no lielākajiem. Kredīti pievienot likums viens no lielākajiem. Aktualizējot šo problēmu, cenšoties rast risinājumus, tas galu galā parādās tirgus rezultātā. Ja vēl gadu pusotru atpakaļ mēs redzējām, ka pievienotās likmes hipotekāram kredītam ir no 2% punktiem uz augšu, jā, pēc būtības 2% bija grīda. Jā. Tad šajā brīdī mēs redzam, ka 2% īstenībā ir griezti. Ja. Mēs redzam, ka vidējā likme ir pie 1,5, 1,6. Ja. Līdz ar to ir iespēja mainīt. Nav jāpieņem visi noteikumi, kādi ir rakstīti. Izlasiet mazos burtiņus arī, ja, pirms parakstat un prasiet bankai labākus nosacījumus. Ja. Jūs esat līdzvērtīgi. Jā, bija 8. gads, smags gads, bija 18. gads, bija ļoti smags gads. Bankām arī ir mācījušies daudz ko, jā, bet pagātne ir pagātne, skatāmies uz nākotni, jā. Uzņemamies riskus un vadam tos. Jā. Latvijas finanšu sektors ir Uber drošs. Jā. Saliekam kopā visi stāstu, lai tas ir arī strauji augošs. Jo no augošu tirgu pelnīt galu galā ir krietni vienkāršāk. Jā. Paņemam to ambīciju. Ja. Paņemam ambīciju, sapurinam to koku. Ja. Un tad 5 būs visiem un vēl vairāk citiem spēlētājiem. Ja. Ja finanšu sektors neies uz priekšu,
neskatīsies, kas klientiem ir vajadzīgs, jūs viņus pazaudēsiet. Viņi aizies pie citiem. Un tad atpakaļ jūs viņus pirksiet par dārgu naudu. Jā. Vai tas ir tālredzīgi? Manuprāt, nē. Paldies. Liels paldies. Jā, protams. Es tomēr ar saviem to īso intervenciju šeit ekspertu vidū gribēju tomēr dzirdēt kaut kādu sapratni par to, vai domāt lokāli, vai tomēr vismaz Eiropas Savienības vienotā tirgus līmenī. Es domāju, ka kapitāla tirgus kontekstā lokāli te nekas nopietns nesanāks. Es tā nopietni domāju. Tāpēc tas mans piemērs par to, ka ir tas viens no priekšlikumiem uztaisīt vienot ieejas punktu visā Eiropas Savienībā maziem vidējiem uzņēmumiem. Latvijā gan visi ir mazie un vidēji uzņēmumi pēc Eiropas mērauklām, kuras sagatavo IPO laišanai pirms lielām biržām. Tātad tāds kā maziņš tāds inkubators, kas varētu viņiem palīdzēt ar vienkāršākiem noteikumiem ieiet. Un tajā brīdī, es domāju, banku sektors, kas ir pašlaik visumā tomēr pēc pētījuma sastīnas samērā, man jāsaka, es tā kritiskāk izsakos. Tur nebija tāds arī pēc visiem grafikiem Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, cik 4 vai 5 lielākās bankas bija laikam. Jā? Tātad tirgus daļa milzīga salīdzinot ar šiem Zviedriem un Dāņiem. Es godīgi sakot, es domāju, ka cits sapurinājumi nebūs. Šeit arī banka sektoram, kamēr neparādīsies Latvijas maziem vidējiem uzņēmumiem, tie, kas ir finanšu pratīgi, tur jāmācās, tā kā jau te kolēģi runā iepriekšējā panelī, un ka viņiem būs citi iespēja tikt pie kapitāla. Ies kapitāla tirgu, un tikai tad, manuprāt, bankas var sapurināties šajā lokālajā tirgu. Līdz ar to es gan prasīju tādu padomu, uzsākot jauno likumdošanas ciklu, vai man arī domāt tādā Eiropas līmenī un vienotā tirgus, cik nu vien var viņu atbalstīt, lai Latvijas biznesam būtu pieeja tiem kapitāla tirgiem kā alternatīvai, vienīgai kreditēšanai ar banku sistēmu tagad. Ar Altuma palīdzību vai bez. Es tiešām domāju, tādu kā ceļamaizi, faktiski palūgt no jums vēl, ja kāds var Nils vai Reinis var pateikt, kā paldies. Tā ir ļoti laba doma, un vienkārši mums mazliet vēl trūkst, un tūlīt mums būs tāds pilotprojekts ar lietuviešiem kopā, un tur bija arī IBRD iesaistīti, ja? Un tas fonds ies tieši to, ko jūs aprakstat, un tad, protams, no mazākā uz lielāko vispārinot var pateikt, ja 2 valstis var cross-border taisīt, kāpēc ne X valstis, ja? Un to var darīt, un miksēt ar pensiju fondu naudu, ko es jau arī biju minējis iepriekš, ja? Jā, es domāju, ka mums trūkst veiksmes stāsti Latvijā, un tie vajag. Gal galā tas ir marketing. Es domāju, kapitāla tirgus cilvēki atcerās pēc dažiem uzņēmumiem, un tagad Lietuvā būs viens liels piemērs, un Ignitis arī veiksmīgi Londonā kotējās. Tā kā, es domāju, mums arī tādi gadiem vajag vienkārši, lai sev pievērst uzmanību. Es domāju, tad arī daudz kas mainīsies. Labi, liels paldies visiem, kas ieradās klātienē, kas skatījās mūsu konferenci online. Es domāju, ka mēs esam sasnieguši to mērķi, pacelt šo tēmu. Mēs esam devuši gan ieteikumus, bet galvenais tas, ko mēs vēlamies, ir veicināt par šo diskusiju un tālākus soļus. Un tā kā liels paldies visiem un līdz nākošai konferencei.